Paiet kaut kāds 10 sekundes jau nākošais pirdiens jau gatavojās, un tad tu nezini, vai tas būs sūds vai kas tas būs. Un tu pa nakti celies augšā, un tev jāskrien uz toaleti, jo tu neesi pārliecināts. Izrādās, nē, tas bija pirdiens, aizies gultu, centies papirst, iznāk sūds. Nu ko? Sūdspuļu podcast! Sūdspuļu podcast, check it out! Nu ko, mēs esam apakaļ šodien otrā sērija. Mēs esam apakaļ, mēs turpinām širotanu, ko mēs esam iesākuši. Mēs neesam miruši. Mēs neesam vēl nomiruši. Bija tāda aizdoma, ka mēs vaši nomirst. Mēs aizgājām uz džimu, bet mēs neaizgājām cold plunge. Mēs iepriekš apsolījām, ka mēs iesim uz cold plunge. Mēs neapsolījām, mēs vienkārši teicām, ka mēs moškai aizies uz Daugaviņu. Tāpēc, ka nebija ko teikt, un mums bija pirmā epizode, tāpēc mēs vēl nejūtāmies tik droši un gribējās kaut ko pateikt, un tāpēc mēs vienkārši pateicām visu. Es jūtos diezgan droši, ka es neiešu uz cold plunge. Labi, bet es iegāju augstajā dušā šodien. Es arī, es šodien nebiju augstajā dušā. Es esmu šodien smirdīgs, nebiju vēl dušā, es vakar biju dušā, tā kā mēs bijām Sorenē. Vispār nebija? Šodien es nebiju. Tas nav nekas traks. Jā, Kristrāga baigi smirt. Ok, sorry, šodien es esmu smirdīgais. Nē, es neko nejūtu. Kā ir, tā ir. Bet es esmu čals, es nezinu. Kā ir, tā ir. Vakar mēs bijām aizgājuši uz džimu. Mēs apsolījām, ka mēs iesim. Mēs bijām uz džimu, es pamodos 8 no rīta, 9 mēs bijām Sorenē. Rinīts bišķi vēlāk ieradās. Man ir bišķi grūtāk tikt pār tiltam, bet skatībā. Jā, taisnība. Bet, pēc tam pēc džima mēs iegājām foršā pirtiņā, pasēdējām, bija baigi forši. Pēc tam es iegāju ļoti augstā dušā, bija tā, ka, tiešām bija ļoti augsts ūdens. Bet tas ir bijuši negodīgi. Kāpēc? Uzreiz pēc karstuma iet augstā. Nē, tas nav negodīgi, tas jau tāpatās tu benefits dabū no tā. Tāpatās labāk nekā... nekā. Nē, bet, ja tu ej 0, tad tev vienkārši sāpīti vairāk. Jā, taisnība. Bet, katrā ziņā bija tas, kad... bija labi. Bija labi. Es sajūtu to, ka īstenībā MyFitnessā bija ļoti augsts ūdens vakar. Bet viņiem parasti ir. Bet tu zini, kad tu sāc to augstās dušas lietu, ka tu katru dienu augstā dušā, tu sāc ievērot to ūdens augstumu dažādās vietās. Ja tu pagriez uz pašu augstāko, tad tev ir tāds, es zinu, kurš ir tagad. Jā. Es visu laiku uz augstāko griežu un tāds, piemēram, man mājās tāds, ritīgi, tāds diezgan augstais ūdens, bet tur bija tik augstais ūdens, tā, ka, tiešām likās ledains. Tas tāpatās, tā kā mēs gājām tiešām ezerā peldēties, tad bija arī, tāds ritīgi, kad, stindzinoši augsts. Ūdens, jā. Tas bija ritīgi labi. Man ļoti patīk, ka ir ritīgi augsts, jo tu zini, ir tā sajūta, ka tu... Tagad tu ej augstā ūdenī, tiklīdz viņš ir vienam kaut kādam punktam pāri, liekas, ka tas augstais ūdens ir, vieglāk tev būt tajā, kā lai pasaka... Tagad tu ej tagad tas ūdens nav tik augsts, ir grūtāk. Bet tagad tu ieej ritīgi augstā, tā ka viņš ir stindzinoši, viņš ir tik augsts, ka tu vairs nejūti vispār. Bet arī atšķirās, vai tu ej dušā, vai tu ej ezerā, jo tad viņš ir tā kā viss. Un tev vienkārši, tu neko nejūti, tu vienkārši ej iekšā, tev pat bišķiņi silts paliek. Es pat teiktu, ka man ir grūtāk iet augstā dušā nekā augstā tā kā ezera ūdenī. Tāpēc, ka tas ir tāds tieši tie punktiņi. Jā. Tu tieši ej tagad šitai, tagad tev ir šitai. Jā, jo nav viss ķermenis noklāts ar to augstumu. Bet to es esmu pamanījis, ka vasarā mans ūdens, piemēram, tagad ziemā viņš ir nereāli augsts. Tāpēc, ka ir ziema, bet vasarā man augstākais ir tāds, kas man tāds, tas tā kā ezera ūdeni. Vasarā viņš tāds... ļoti līdzinās tam, kas ir tagad ārā. Es katrā ziņā iesaku ikvienam pamēģināt augstās dušās, paiet kādu laiku. Vismaz censties katru dienu, katru rītu, jo, es brīžos, kad es pamožos, un tāds, tik sūdīgs rīts, ka tā, ka, tu pamodies un ir tik sūdīgi, negribās iet uz svareni, neko negribās. Tā, ka, es parasti pirms svarenes neeju augstais dušā, es zinu, ka tu ej parasti. Es vienkārši no rītiem. Ja es rītā eju dušā, tad es eju augstā. Man vienkārši tas, kad pēc svarenes, varbūt svarenē man vēl joprojām ir tā diezgan sūdīgi, no rīta, kad tu tāds jūti, kad ir tāds baigi grūti, baigi miegs nāk un tāds nav oms vai tieši kaut kas tāds. Tieši tā kā visvairāk negribētos iet tajā augstā ūdenī, tad viņā ieiet iekšā. Un tad tu iet augstā ūdenī, un tad pēc tam visu dienu vienkārši perfekti, viss izdodās. Man vismaz pusdienu. Tas jump starts tai dienai. Līdz tu paēdi īstenībā. Jā.
Jo es esmu ievērojis to, tā kā tu paēdi, tad pēkšņi viss nomainās. Tā kā tas izsit tev kaut kā ārā no ritma. Jā, kaut kā gulēt gribās kaut ko. Varbūt vispār nevajag ēst. Nu, mēs jau vienreiz nofēstojām 5 dienas. 4 dienas. 4 Tu pilnas izturēji 5, es 4. Jā? Tā bija? Es vienmēr visiem saku, ka es 4 dienas izturēju. Nu, tad es 3 neesmu, bet es, man liekas, 4 arī. Jā? Jo es atceros, ka es padevos tajā Okay, tas jau bija sen diezgan. Vajadzētu atkal mums šo atsākt. Jā. Jā, jo tas bija labs, tas bija forši. Bet tas bija, cik maz enerģija bija vispār dienai. Jā, tas vispār. Es atceros, es gāju, mēs dzīvojām, tajā laikā mēs dzīvojām Tallinā. 3. stāvā mums bija dzīvoklis. Un man uzkāpa tām trepēm. Viss, ko tu gāji uz veikalu, tas bija tik dīvaini. Tu aizies uz veikalu un tu pērci tikai ūdeni. Es atceros, es ar 2 ūdens bačokiem. Es kāpju pa tām trepēm augšā. Es vienkārši nomirs. Es vienkārši pārelsies. Es vienkārši nevaru vairāk vispār uzkāpt. Tas ir tik tāds, tik vienkārši lieta, bet tu to vienkārši... Bet es vienkārši slēdzos ārā. Man tur kaut ko vajadzēja izdarīt. Skolā tur aiziet, paskatīties kaut kādu lietiņu, uzeditot kaut ko vai tādu. Man bija tāds, es nevarēju. Es faktu uz autobusu, es tāds gaidu, es vienkārši slēdzos ārā. Jā, un tajā brīdī tu saproti to, ka, tā, kad tu tiešām taisi to fēstošanu, vai tā, ka tiešām tu visi, kas ir fēstošana? Tu neēdi vienkārši vispār neko, dzer tikai ūdeni. Un tā, ka tu, piemēram, paņem, tik weird bija īstenībā, ļoti dīvaini pirmā diena, kad tu tāds, ok, es vairs neēdīšu neko. Un tu dzer tikai ūdeni. Un viss, kas tev ir ūdens. Bet tad ir tas automātiski, ka tu visu laiku, man bija tāds, ka es katru pusstundu vienkārši aizēju uz virtuvi, es apskatos kaut ko leduskapī, man bija tāds, nē. Jā. Es aizēju kaut ko uzspēlēju, es atnāku apakaļ, es saku, nē. Man visu laiku, man tās pirmās kaut kādas 2 dienas bija visu laiku kaut kā jāmēģina izkļūt no tā ritma, kas visu laiku ir. Kad tu visu laiku ej un ēdu. Jā, un tu saproti to, cik ļoti daudz laika tu no dienas pavadi īstenībā domājot par ēdienu, gatavojot ēdienu, ēdot un domājot, ko tu skatīsies YouTube vai kur, kamēr tu kopā ar ēdienu. Ja kopā ar ēdienu. Un tā, ka tas nav, tā, ka tu tikai dzer ūdeni, tad liekas, ka tik daudz brīvs laiks un dienas ir liekas tik daudz garāks. Es atceros to, kad man zobu pasta likās kā visgaršīgākā lieta pasaulē. Es nevaru sagaidīt, ka es tīrīšu zobus vakarā. Es tāds visu dienu tāds bļāvins, ka man gribās kaut kādu garšu sajust. Un es tīru zobus un man... Colgate. Tik garšīgi. Tik garšīgs Colgate. Vienkārši, ak, Dievs. Jā, tas ir diezgan brutāli. Bet tad arī tā, ka mēs beidzām to tur, visu darīt, es arī atceros, ka bija tāds pirmais, ka es gribēju jau visu kaut ko ēst un kaut ko tādu, bet tad teica tāds uzmanies bišķiņ. Tev vajag kaut ko mierīgāk no sākuma. Kaut kādu putriņu. Es, man liekas, pirmā lieta, ko es ēdu, bija kaut kādu putriņu. Tā, lai tāds maz un tā, lai tu uzreiz Es atceros, pirmā lieta, ko es ēdu, man liekas, bija arbūzs. Jā, tas bija arbūzs. Es nopirku arbūzu. Galvas visu to laiku, kamēr es fēstoju tās 5 dienas, ja ir tā, kā tu saki. Es atceros, man tik ļoti gribējās ēst, ka es YouTube'ā vienkārši skatījos vidikus kaut kāds, kas ir garšīgākie tur New York spits, kurā vietā ir visgaršīgākā New York spits. Tad es skatījos burgerīšus visāds, man vienkārši es gribēju sev tāds. Tas jau kaitina. Es sev speciāli kaitināju, man gribēs tāds, ka tāds, reku, tu tagad fucking mocies, tāds ritīgi skaties tagad, reāli šitā ten, reku to ar acīm, un es tāds skatos, kā tie cilvēki ēd to ēdienu, tāds, jā, un es iztēlojos, kā es ēdu, un es jau biju saplānojis, kas būs pirmie ēdieni, ko es ēdīšu, tā, kad es beigšu šito, es atceros, biju izdomājis, ka es braukšu uz Rīgu, un tad es tur ēdīšu šitajā, man liekas, ka kebab faktorijā es gribēju. Es jau biju apskatījies jau menu, ka viņiem tur ir tas burgers, kaut kāds nacho burgers, un tāds, jā, es tur gribēšu to nacho burgeru ēst. Un tā, ka pienāca tā diena, tā pēdējā, ka man tāds, ok, viss, šodien es beidzu, es aizgāju nopirkt to arbūzu, es apēdu to arbūzu, un man tāds, es vairs neko negribu. Jā. Es apēdu arbūzu, es pusi no tā arbūza apēdu, un man bija tā, ka es esmu tā pārēdies, man neko negribās vispār. Un īstenībā, man liekas, ka tas pēc tam bija tāds, labi, pirms tam
bija tā, ka mēs nenormāli daudz ēdām. Tur makaroni ar majonēzi, ar sieru un sālu un vienkārši tādus sūdus mēs ēdām. Tas bija vienkārši ārprāts. Jā, majonēzi pie visu des kaut kādi tie luņi. Un pierast, ka tu tik daudz ēd un tu vienkārši rī visu laiku. Jo ko citu darīs? Un es arī biju, man liekas, ka tad, kad tas bija, es biju visaugstākais svars, kāds man bija dzīvē. Mēs visu laiku aliņas dzērām un viss šitais. Un man liekas, ka toreiz, bija kaut kādas 4 kilogramus nomet 5 dienās. Bet, daļa no tā ir arī ūdens. Gandrīz viss no tā. Jā. Tur tā kā īsti, tur tā nav tik vienkārši izskait. Tas nav tā, ka tev uzreiz tas nomets tik daudz svaru. Nē, tas nav. Bet tu visu laiku dzer ūdeni. Bet tu visu laiku dzer ūdeni un tev ķermenis skalojās un tīrās un iztīri no visiem tiem sūdiem, kas tev ir uzkrājušies. Visi tie, nezinu, kas tur ēvielas vai kas tur, es nav nejausams. Bet katrā ziņā, iztīrās ķermenis pamatīgi. Man bija dīvaini, ka man nav jāiet uz toaleti. Jā. Tas vienkārši tāds, pirmās 2 dienas aiziet, pēc tam tāds. Tev arī bija pļutka? Tas bija, jā. Tu vienkārši tikai ūdeni dzer. Ja tu tikai ūdeni dzer. Viss vienkārši nāk ārā. Uzreiz viss, ko tu dzer, tas uzreiz arī iznāk. Un tāds, bet pēc kāda laika man bija tāds, ka es kaut kāds tās, es neatceros. Tu gadījumā arī biks nepiedirs? Moška. Vai es piedirs biks? Viens no mums piedirs biks, man liekas. Tā varētu būt, jo bija es kaut kā atceros to situāciju, kad tāds ieskrien. Vai esi aizskrien pie tevs, vai tu pie mans, un pats, es apdirsos. Tas jau diezgan bieži. Tu vienkārši domā, ka tas ir pirmdienas, un tev tāds... jā, bet tagad tu tikai ūdeni dzer, tad tur reāli... Nē, tur tāds, vienkārši tur tā kā čurāt. Jā, tas bija diezgan briesmīgi tādā ziņā. Bet tas bija rēcīgi. Gan jau. Tas bija rēcīgi. Es neatceros. Bet tā varēja būt. Bet pēc tam bija tā, ka es kaut kad mēnesis, varbūt 2 mēnešus, neatceros īsti, tas jau bija kādu laiku apakaļ, bet bija tā, ka es vienkārši ēdu mazākas porcijas. Es nevarēju iest tik daudz. Es citādāk skatījos uz ēdienu. Jā. Man bija tas, ka visu laiku man kāro kaut kādu saldumu vai kaut kas tāds, un tagad tu ritīgi nedrīkst, tu visu laiku par to domā, un tu tāds, cik daudz es varu domāt par visiem. Tas, un tagad tu sāc kaut ko ēst, tad tev tāds, es bišķi nomierināšos, jo es tagad izgāju cauri tam, ka nav tik automātiski, ka tu uzreiz viss, ko tu redzi, tu uzreiz paņem. Jā. Tas bija diezgan crazy. Bet tas ir tāds challenge, man patīk šitie challenges. Es arī, kad pirms es braucu uz Taizemi un Singapūru janvārī, es sev uzliku to challenge, kad carnivore diet. Es pamēģināju. Kad tu ēd tikai. Jā, cik es izturēju? 1 nedēļu. Un kas tas ir? Man liekas, ka es kaut 1 nedēļu izturēju. Carnivore diet katrā ziņā ir tas, ka tu ēd tikai gaļu, olas, zivis, un tu nedrīksti cukuru. Tu vispār neuzņem cukuru pilnībā. Tu izslēdz ārā no savas diētas pilnībā visus augu produktus. Tu uzņem tikai taukus un proteīnus. Un tas ir tas, ko es darīju, bet es ilgi neizturēju. Man ļoti gribējās kaut kādu salātiņu, kaut ko. Jā, bet tas arī tā, kas steigā pa veikalu. Es tāds paskatījos, ko otiži var ēst. Un es skatos tāds neko. Vispār. Nav. Ir tikai gaļa, ir kaut kāds tie daži gaļu, olas un kaut kādu. Un viss sāls un pipars. Un es vienkārši sapratu to, ka es vienkārši paliku depressed. Man bija tik slikts garstāvoklis. Tāpēc es arī to beidzu. Es zinu, ka, droši vien, kad es zinu, ka ir cilvēki, kuriem tas tiešām arī tā kā palīdz un viņiem tas patīk. Bet to jādara ilgāk. To ir jādara, jā. Tiešām. Es jūtu ritīgi. Es, protams, visu laiku sāku uzreiz meklēt visādus iemeslus, kāpēc man to vairs nedarīt. Sāku skatīties kaut kāds slikts atsauksmes par to. Un man uzreiz bija tāds, labi ir. Bet tad es pārgāju uz keto diētu, tā kā keto diētu. Un tas jau man likās jau baudāmāk. Jo tad es varēju kādu avokādo apēst. Tad es varēju tur... es neēdu vispār nekādas kartupeļus, nekādas tur rīsus, neko tādu. Un tad jau bija foršāk, jo tad varēja arī kaut kādas keto, tur tos šokolādes batoniņus dabūt un tādas. Ir noteikts lietas, ko tu tā kā var ēst jau vairāk. Un tas bišķiņ ir vieglāk, ka tu ieej veikalā un tāds, ir pāris lietas, kuras es varu ēst. Bet tā kā ir tikai gaļa, ak, Dievs. Tas ir tāds, ka es atceros, es cepu šitos tā kā cūgaļas, tā kā tādus šitos šķiņķīšus. Un es izmantoju tikai sāli un pipars.
Nu, kaut gan pipars jau teorētiski arī nevajadzētu lietot, bet es lasīju internetā, ka tas jā, tik mazos dabās, ka to kinda var, jā. Bet, ja tu rītīgi strikti pie vis tā pieeja, ka tu vispār nekādas augu valsts tu nelieto, tad tiešām jā, tikai sāli, bet tas vispār būtu mocības. Bet arī, man liekas, ka tev tas bija arī tā grūtāk, tāpēc, ka tu pārgāji no tā, ka tu ēd normāli, uz to, ka vispār vairs neko. Man liekas, ja tev tas būtu tā vairāk, tā kā gradually, tu vienkārši iet uz to. Jā, bet man, piemēram, ir tā, ka man ir vieglāk šādas lietas iesākt, ja es tiešām tā ar noteikti vienu datumu, viss, es tagad to sāku, un man nav vairs variantu. Nevis tā pakāpeniski, tad tas man parasti nestrādā. Man vajag to vienkārši tā kā uzlikt no šitā, līdz tam datumam es to daru. Es neizturēju. Man bija doma visi janvāri izturēt. Bet tas bija brutāli no malas. Es arī nācu pie tevi, man bija tāds, es ēdu kaut ko, tas nav slikti, es kaut kādu šokolādīti vai kaut kā tādu. Nē, es esmu pieredzis, bet īstenībā depressed. Es biju depressed. Es tā gribēju to tev šokolādīt apēst, vienkārši izsist no rokām un visu notiesāt viens pats. Tas būtu tik skaisti. Nē, viss kārtībā. Jā, jā, bet kāpēc es to darīju? Tas bija tāpēc, kad bija Ziemassvētki un decembris ir vislielākais mielošanās laiks, tā, kad tu vienkārši rīt, tā kā cūk. Ar jaunais gads vēl. Jā, tu esi nories, tu esi noēdies. Nodzēries. Iztusējies, vienkārši drausmīgi. Drausmīgi, es atceros līdz decembrim. Es biju ritīgi, tā, ka es visu laiku gāju džim 4 reizes nedēļā, es ēdu katru dienu brokastīs, man bija šitās bezraugu pilngraudu maizītes ar biespienu un grieķu jogurtu. Viss bija tāds, tiešām super veselīgi centos ēst. Un tad es pēkšņi tajā decembrī vienkārši visu laiku kaut kāds ballīts notiek, visu laiku kaut kas, un tad, es tā noedos. Un es jutos tik slikti pa to. Tāpēc, ka es jau biju tā kā iegājis tādā foršā ritmā, ka es ēdu veselīgi un viss ok, un es redzu, ka es sāku labāk izskatīties, man ir svars normāls, viss ir ok. Rezultāts es redzu, un tad es vienkārši aizrāvos ar to visu, un tad es jutos tik slikti pa sev, un man bija tāds, ka man gribējās sev kaut kādā veidā. Bet tu jau nezināji jau to, mēs jau bijām runājuši, ka būs beigās izēšanās, un ka tāds, tagad varētu. Tā kā uz jauno gadu varētu uztaisīt to carnivore diet. Es tā kā es tā kā biju to dzirdējis un es domāju, es gribētu izmēģināt, bet es bišķiņi arī atļāvos. Man bija jau kaut kur jau decembra vidū jau man bija tā doma tāda, ka es tagad baudīšu dzīvi. Un tāpēc tam es vienkārši pāriešu uz to diētu. Bet arī kā tu vari pateikt omītei tāds, man ir diēta. Jā. Es nevaru aiziet pie Omas un pateikt, Oma uztaisījusi ir šitās pildītās viss rullīšas ar tur krabīšiem iekšā un tur viss kaut ko, tur kotletītes, štovētie kāpostiņi, kartupelīši, baltā mērcīte. Oma atnāk, es tev speciāli balto mērcīti uztaisīju. Cik forši tāds, zini. Un tu pateiksi tagad tāds, nē, Oma zin, kas ir? Izmet to ēdienu ārā, izmet miskastē, es viņu neēdīšu. Zini, kā ir, man nevajag tā vēdīt. Tas ir, man liekas, vislielākais uzdirsiens, ko tu vispār var savai Omai pateikt tāds, es neēdīšu tā ēdienu, man ir diēta. Tas, man jau bija tā, izteiksim, kas viņai būtu. Man jau bija tā, kad es biju pie Kristas, Omas aizbraucis un mēs bijām pēduši Ziemassvētku vakariņas. Un es aizbraucu pēc tam pie savējās Omas. Un es tā saku, mēs jau tā sēdām, mēs tur jau tajā vietā. Viņa tāda, kas tu domā, ka tu tagad varēsi nēst man ēdienu? Kā mēs šito uztaisīju? Un viņš šidā man pasaka, man tāds, nē, es saprotu, ka tā ir svēta lieta, es nedrīkst nēst Omas ēdienu. Un es ēdu, un pēc tam, tu tirst. Es palieku, mēs ar Kristi guļam. Mēs ar Kristi guļam šajā guļamistabā. Un tu zini, tā istaba vienkārši tur bija gāzes kambars. Vienkārši viss nakt. Vienkārši es jūtu. Pirmdienas pēc pirmdienu, vienkārši visu laiku. Tu nevari, tu visu laiku mēģini aiziet gulēt, un tev tāds... Tu zini, to sevi tāds, ko labi, es izpirdos, man vairs nav gāzes. Tad vairs nebūs, Paiet kaut kāds 10 sekundes jau nākošais pirmdienas jau gatavojās, un tad tu nezini, vai tas būs sūds, vai kas tas būs. Un tu pa nakti celies augšā, un tev jāskrien uz toaleti, jo tu neesi pārliecināts. Izrādās, nē, tas bija pirmdienas, aizies gulēt, centies papirst, iznāk sūds.
Tad viss kārtībā aizēja jau trešo reizi tāds, nē, nav viss kārtībā. Tad, jā, viss ir labi, aizēja gulēt tāds, man baigais pirdiens, viss gults piedīt. Oi, ko labi, tāds, oi, viss ok, tāds no rīta pamodies, oi, labi, ka es tāds papirdu, viss ok, man tur sāk vaļā, viss gultas sūdiem, viss piedirst. Oi, ņem un tagad paskaidro. Bet galvenais, ka tu jau pamodies un vēl aizvien vajag pirst. Nē, nu jā. Nē, tur jau tā lieta, tas pēc tam ilgs, vai vairākas dienas. Tas ir Tur jau tā lieta, tas ir tikai Ziemassvētku vakars, pēc tam ir Ziemassvētku diena, un pēc tam ir Ziemassvētku rīts, vai kas tur vēl pēc tam ir. Viss jau, un vēl jaunais gads pēc tam ir. Tu vienkārši ej tam visam cauri, un tad tu pēc tam tāds, nu, jā, tur vajag kaut kādu diētu ievērot, ja tu šitā esi izpirdies, apdirsies, un kas tur vēl, jā. Skaisti. Es tajā brīdī gāju uz džimu. Man bija 1. janvāra mēneša, es 6 dienas pēc kārtas biju uz džimiņu. Bet es pat nolaiks kad 6 dienas pēc kārtas Es tāpat tās ēdu, nu, tāpat, nu, es ēdu bišķiņ mierīgāk. Man bija tāds, ok, es neēdīšu katru dienu kāds burgerīšu un nu jā. čipsīšu un tādas. Bet, nu jā, pēc tās ballēšanās man vienkārši likās tas, ka man vajag bišķiņ sev kaut kā pasodīt. Ka man patīk, ja pa laikam, tā kā es jūtu, ka es tā kā aizgājis bišķiņ, nu, tā kā off the rails, bišķiņ nogājis no ceļa, tā, ka, nu, man gribās kaut kā sev bišķiņ kaut kādu sodiņu iedot. Nu, man tā ir ar visu laiku tām augstām dušām. Ka man tāds, nu, dēļ, ko, ja tu ēd kaut kā, vai ja tu šeit vismaz ieej. Vismaz ieej tajā augstajā dušā tāds, un tad tu mocies, un tad tu kaut ko tāds, šodien tik stulbi, bet tagad tu iznāc ārā, tev tas vismaz. Bet jā, ko es esmu pamanījis, tas, ka arī, nu, piemēram, cik ļoti svarīgi ir tas, ko tu ēd arī, nu, piemēram, vakarā. Vai tu apēdīsi kaut ko, kaut kādos, nezinu, 10, 11 vakarā pirms gulētiešanas, cik ļoti tas ietekmēs to, cik labi tu izgulēsi. Tas ir nenormāli svarīgi. Jo tu nedrīkst, vienkārši, jo tev vēl nav pārstrādājies, jo tev vēl ir tā kā enerģija no viņa nāk, no tā ēdiena. Jā, tāds, nu, tagad tu esi pārēdies, un tev tiešām jāpirž visu nakti, un tu mocies, nu, tad tiešām, nu, cik labi tu vari pagulēt. Un tu zini, nu, kad arī tu, piemēram, apēd, nezinu, tur kaut kādu maizīti vai kaut ko pirms gulētiešanas, nu, tur nevarēs. Tev nav pat ērti gulēt, tev pilns vēders. Vai arī pamožās pa nakti, un ir kaut kāds tāds, ka tev kaut kāds, es nevaru. Nu, labi, ok, es priecājos, ka man nav tā, ka es pa nakti ceļos un man gribās ēst. Nē, tā man nav. Jā. Nu, es zinu, ka ir cilvēkiem mēdz būt piemēram, tā, ja man ir sūdīgi no alkohola vai kaut kas tāds, es citreiz pamožās arī pa nakti, man tāds, bļaļ. Nē, man ir ļoti daudz reiz tā, ka ja es esmu dzērs iepriekšējā vakarā, ka es pamožos pa nakti, es eju vemt. Man vienkārši ir sūdīgi, man vajag izvemties. Nu, kad es nevarēšu pagulēt normāli visu nakti. Es negribu turēt to iekšā sevi, es aizēju vienkārši sev piespiešu izvemties, jo tas pārāk briesmīgi. Bet jā, pēdējā reizē tu man iedevi šito te. Jā, maska. Runājot par gulēšanu. Jā, Turkish Airlines maskiņu. Turkish Airlines maskiņu. Nu, kā tev bija? Man ļoti patīk viņa. Jā? Ļoti patīk. Jo man arī tāds, ka es uzliku, es domāju, ka es nevarēšu aizmigt. Jā. Man likās, ka man būs problēma, ka man kaut kas stāv uz sejas un ka man būs tāds. Man arī tā likās. Bet es uzreiz uzliku, man bija tāds, man vispārībā netraucēja. Un es pat pamēģināju atvērt acis un es nevarēju. Man bija tāds, un es kaut vai tur kaut ko dīdījos. Bet, nu jā, tas gan, ka es tāpatās kaut kādu stundu neaizgāju gulēt, jo man vienkārši ir grūti aiziet gulēt. Jā. Bet tāpatās, tas bija daudz labāk, ka man visu laiku acis ciet. Nu, tas vismaz kaut kādā vienā veidā tev tas palīdz. Nu, tu vismaz tev acis visu laiku ciet. Bet ar tādu pašu sajūtu, ka tu pamodies un tev tāds. Kad tumši. Man nenormāli patīk tie rīti, kad es pamožos ar masku. Un kad ir tāds, ka es pamožos un ir tumšs, un es nezinu, cik ir pulkstenis. Un man ir vairākas reizes arī bijis tāds, kad es noņemu to masku nost, un es paskatos, cik pulkstenis ir nakts vidus. Un man ir tāds, ok, man vienmēr patīk pamosties kaut kādos 5 no rīta un saprast, ka es varu vēl gulēt. Bet tas ir stulbi. Nu, tas nav labi. Man parasti tas sabojā dienu. Ja? Ja es vēl paguļu, tas ir tas modinātāja prikals, ja tu vēl tāds, es vēl 15 minūtītes, 30 tur pagulēšu, tev bija labāk, tā, ka tu pamodies, naturally, nekā tā, ka tu aizēji, tā, ka tu esi kaut kādā dziļā miegā pēc tam, un tad tu Bet man tas strādāja tā, ka tas bija tajā laikā, ka man uz darbu bija jāiet tagad tā vairs nav tik liela problēma, bet tā, kad bija darbs, kad es bija tāds, ka es tāds pamožos, tāds
besi ārā pamosties pirms modinātāja, un es paskatos, un ka ir tāds, kaut 1 minūte palikusi līdz modinātājai. Nē, tas ir labi. Izstūp, tā, ka tu pamodies kaut kādu 40 minūti pirms modinātāja, jo tev ir tāds, es vēl galīgi negribu, tā kā celties neko. Bet 1 minūte, tad tu vismaz esi pats pamodies. Tev nav neviens tā kā šitā atmodinājums. Es pat mēģināšu to 1 minūti kaut kā fucking pagulēt. Man reāli vienalga. Man ir tāds, ka, ja es pamožos pirms modinātāja, man ir jāguļ līdz modinātājiem. Es nevaru neizmantot to 1 minūti. Man tas ir tik svarīgi. Tas ir ritīgi sūdīgi, ja tu visu laiku snūzo to savējo to modinātāju kaut kādu pārliecu, viņu kaut kāds nezinu, cik tu reizes, bet man tā ir, es laiku pārlieku, un es zinu, cik tas ir slikti reāli. Tas arī ļoti slikti vai sirdī un visam, tas, ka tu vienkārši moci savu ķermeni tā, ka tu iemiec, pamodies, tu vienkārši čakarē sev. Bet, redz, piemēram, ja es pamožos 5 no rīta, un es redzu, ka tāds, oh my god, man vēl 3 stundas, ko gulēt. Jā, tas ir, man ir tāds, oi, ko labi. Jo es jau paspēju sadomāties to, ka, ak, Dievs, man tūlīt būs jāceļās. Es paskatos, Nē, ja tev ir vēl tas viens cikls, kas tur ir tā 1,5 stundu, kad tu vari iet vēl tajā dziļajā miegā un vēl iznākt. Tā, tas ir normāli. Nē, es domāju 40 minūtes tā kā, piemēram, jo tad ir tāds, tu nepaspēji. Jā. Tu tā kā aizēji gulēt un tev vienkārši pieceļ. Bet es parasti nemožu 40 minūtes pirms tam. Man ir vai nu kaut kāds, nezinu, vairākas stundas pirms tam, vai nu stundu pirms tam, vai nu arī ir tā, ka es tieši pirms pamožos. Bet man nav problēmas. Es tieši pirms man tāds, es tāpat būtu cēlies, es tagad pamodos un man tāds, es tagad jūtos labāk. Tā kā es aizbraucu ceļojumā, man bija visu laiku tā, ka es cēlos augšā. Tajā laikā, kad man būtu jāceļās un jāiet uz darbu. Es laiku paskatos tāds, 5 stundas uz apakaļ, man tāds, tagad būtu tas laiks, ka es ceļos. Un tas bija, tas bija tāds, ka man vajadzēja kaut kādas, nezinu, kādas 5 dienas pagāja, līdz man tā vairs nebija. Jo bija visu laiku tas, ka es ceļos augšā. Jā. Bet šitā lietiņa beig labā. Jā, ļoti forši, man prieks, ka tev patīk. Man bija bail no tā, ka man nebūs ērti, bet bija. Pat ja es nevarēju aizmigt, man tāpatās patika, ka man kaut kas uz... Man pirmās reizes, kad es viņu vilku, man bija bišķiņ neērts sajūta, bija tā, ka es neesmu aware ar saviem, tā kā es nesaprotu, kas man notiek apkārt. Nezinu, kur ir labi kreisi augšs. Nē, tas ir tādā veidā, ka es nezinu, vai kāds tagad nav ienācis manā istabā un man nemēģina nogalināt. Man tā nekad nav. Jo, kamēr man ir šitā maska, es nejūtos droši. Tagad jau es esmu pieredzējis. Bet tu jau neliek, tev jau nav austiņas. Bet es nezinu, vai man no bērnības tas ir iegājies, vai kas man vienmēr liekas, ka kāds var ienākt iekšā istabā un kāds var man skatīties virsū vai kaut kas, vai es nezinu, vai man, grib kāds nogalināt vai kas. Man vienkārši ir tas, ka, tāds, man tagad, jo es zinu, ka man ir, arī pat tagad, kaut arī, nezinu, man ir 24 gadi, tāpatās, dažreiz man ir tā, ka man uznāk kaut kāda paranoja vakarā, un man liekas, ka kāds tūlīt ienāks iekšā pa durvīm. Nē, pirmajos stāvos ir tā. Jā, tīpaši var kāds kaut ko izdarīt. Ir tīpaši, ka tur bļaustās uz ielas kaut kādu bomāru. Ka viņi tur klaigā un iet pa ielām, tas ir diezgan briesmīgi, jā. Man vienīgais, man ir tāds vienīgais, kā var tikt, ir, es esmu augstākā stāvā, man tāds kaut kādām trepēm. Bet man citreiz ir kaut kāds zars vai kaut kas, viņš piesitās pie tā loga, un man vai vējš vienkārši tos abus 2 logus kaut kā atrauj. Bet es nekad nelienu, neskatos, bet man ir tā galvā, ka man tāds, mošk. Manā galvā uzreiz ir tāds, kur es varu, kur man ir vistuvākie kaut kādi nazīši vai kaut kādi šitādi. Tad es domāju kaut kāds scenarios, es tāds, tu tuīt nāc, es tāds vienkārši skatos. Un, ritīgi klausos, vai nav kaut kāda soļa istabā vai kaut kur. Tu noskais vienreiz pārbijos. Tas bija vecajā dzīvoklī. Bija tas, ka es guļu. Vakarā, es tā kā eju gulēt. Un es dzirdu kaut kādu Samsung to zvanu signāliņu. Un pēkšņi noskan, viņš tik skaļi. Mums bija tā, ka mēs tajā dzīvoklī, kur dzīvojam, tur bija tā, ka no ielas varēja dzirdēt pat mazāko skaņiņu. Ka viņi tur runājās. Vienkārši kaut kā, es nezinu, tāds skaņa tik labi ceļoja, jā. Tur tu soļus varēja dzirdēt, tu varēji šitā čukst to cilvēku, tu čukst kāds. Un tu perfekti vari dzirdēt. Viņš vienkārši tā skaņa tik labi iet iekšā tajos logos, ka tu perfekti vari dzirdēt. Un vasaras nakts, un ir loks vaļā. Un noskan tā Samsung skaņa, un viņi bija tik skaļi. Man bija tāds, tu dirs, man tāds, kurš tagad ielauzies ar Samsung telefonu manā istabā? Man tāds, es dzirdēju, tāds, tu esi atklājis. Es reāli, man tāds, jā, es zinu, ka tu tur esi. Es tāds paskatos uz picuku, kaķīt.
Un viņš tāds, neko nereaģēja, man tāds, ok. Nu, tāds, ja kāds būtu ja kāds būtu, viņi dzird pat mazākās skaņas. Bet tas viņai vispār nebija. Jā, tas neko, viņai pilnīgi pofīgi. Nezinu, varbūt viņi neuztver tās frekvences, bet, bet viss bija kārtībā, neviens nebija. Es reāli piecēlos kājās, tas skatos, tur kāds bija vai nebija. Tagad es tieši zinu to pozīciju. Jā, kur tas bija? Tas bija vienkārši likās, ka tur patās aiz sienas vienkārši kāds ir noslēpies. Arī man besi ārā tā kā YouTube vidīkos citreiz ir viņi ieliek to klauvēšanos. Bet tad viņi kaut kādi izmanto skaņu, ka tā klauvēšanās ir šitajā pusē. Ka viņi nav visā, tad ja klauvētos, es zinātu, ka tas ir no vidīgi, bet ja un ja tev tur kaut kāds durvis tieši ir, vai kaut kāda siena, vai vienalga, tad tu tāds... Aktīvs. Kāpēc tu tieši izmanto tādu, lai es tagad pārbītos? Jo pārējās visas skaņas viņi tur runājās, kaut ko šitā, un tā pēkšņi tev kaut kas ieklauvē tajā austiņās. Dažreiz ir tā, ka man patīk. Bet tas parasti notiek, ka tu viens pats esi, un tev tāds, tad ir tās situācijas, ja kāds būtu mājās, tad... Dažreiz man patīk sev iedomāties kaut kādos tādos scenārijos, ka es domāju, ko es darītu tādās situācijās. Tev nepatīk tā iztēloties? Man visu laiku tā ir. Es visu laiku izdomāju, ko es daru. Es par to tikai domāju. Man ir tāds, ja tagad, es izdzirdu to skaņiņu, un tad man ir tāds, davai pieklauvē pie durvīm. Es nobļaujos, es tāds, ja tu es ritīgi sāku bļaut, es tāds, man ir nazis, vai es nezinu, man ir ierocis, un ja tu tagad nāks iekšā, pirmā lieta, ko es darīšu, es tev nogalināšu. Un tad viņš ieskriet iekšā, un tad viņš redzētu, ka nav tur nekas, un tas pēkšņi izskriet, un tad man būtu tāds tā kā... Otrā, jo viņš gaidīja to pirmo tas kaut kā. Bet man tāds, es vienkārši tā iztēlojos. Jā. Es nezinu, cik ģeniāli, bet man tāds, es gribētu kaut kādu mind trick. Jo man nav, es esmu appenējis, es esmu guļi, kaut kādu naktis, man nekas cits nav. Man ir tikai kaut kāds viens move, ko es varu izdarīt. Jāiet uz kaut kādu jiu-jitsu, kaut kādu. Jā, es gribu. Bet ko tu pret ieroci varētu izdarīt? Man tāds, mēs nav Amerikā, man nav tu tāds paņem bet arī kuram Latvijā tu viņu nogāz uz zemes un sāc čaukot. Bet, kaut kā izsit no, jā. Jautājums, cik viņš labi māk izšaut. Es biju uz gun range pagājuši gadu. Es pirmo reizi izšāvu ieroci. Un man tas bija tāds, es nekad nevaru iedomāties, cik, tā kā actually ir tā kā grūti notēmēt, tā, ka, noturēt to ieroci, tā kā, un censties viņu noturēt tajā vietā, kur tu gribi izšaut, jo viņš vienkārši tik ļoti atlec. Un tas ir tāds arī, es tur izmēģināju visādas ieročus, tur bija kaut kāda otrā pasaules kara, tur kaut kāda krievu pistola, tad tur bija kaut kāds šitais Glocks, tad, kas tur bija vēl? Maziņē arī bija. Maziņē? Kas maziņē? Prostās pistola. Tas jau bija pistola, tas ir pistols. Jā. Un tām reāli tik grūti, tā kā, viņas tik ļoti atlec. Bet arī tu jau nezini, ko gaidīt. Arī, jā, es vispār nezināju, ko sagaidīt. Man vienkārši sākumā bija tas ierocis vienkārši uzlec kaut kur gaisā, tas čīzes. Deguni izlauzīt. Jā. Es pamēģināju arī bija tas SWAT ierocis kaut kāds SMG. Viņš bija reāli, tas bija vislabākais, jo viņam tas recoils bija tāds ļoti maziņš. Tas bija, tu varēja kontrolēt. Viņi varēja ritīgi labi kontrolēt. Viņš bija tāds, ka viņš ātrs un tāds, ritīgi labs. Tas man ļoti patika. Kāda izsajūta izšaujot? Man bišķiņ bailīgi bija. Bet es gribētu, es pēc tam izgāju ārā no tās šautuvas. Es jūtos tāds vīrietis vienkārši. Tu arī ieeji iekšā un es pirmo reizi tā kā sajūtu tādu, ritīgi to, kas ir tā smarža, kas ir tā šaujam pulver smarža. Un likās tāds, jā, smaržo pēc večiem. Tāds, tur arī iekšā tur tādu uzkačājuši čaļi tādam riepiņām, tāda ritīgi sencīši ritīgākiem. Tāds, jā, īstie džeki. Ka ritīgi. Tas izšķēt tā, un tas aizbeigu. Jā. Bet tas pirmais ir tāds. Jā, pirmais, un viņš tā skatās, tiešām, bet tāds. Pēc tam es ieju ārā, tur iet kaut kādu nākošu iekšā, tas, jā. Es jau zinu. Paldies, Džek, šitais bija labais. Tiekamies nākošreiz. Un uzreiz balss nomainās viss. Es uzreiz izēju ārā. Arī, es abiem brāļiem bija lielais brālis arī saka, tāds, kaut kas tur ir. Kaut kas ir tas, kas piesaist vīrieši šitajai lietai. Kaut kas, tas ir tas pats, kāpēc, ka visiem cilvēkiem. Noteikti. Vienkārši tā kaut kāda. Vienkārši sievietes tik bieži viņām droši vien nesanāk to. Viņas, tik bieži viņām nesanāk šautos ieroči. Bet, droši vien, ka vajadzētu pamēģināt. Kad tu vari izšaut un trāpīt kaut ko. Bet tas pats arī loki ir. Tā, kad tu šauji un ja tu trāpi, tad tas ir tāds, ja tu tā
Jo tur arī ir tas spēks iekšā. Tur ir tā vairāk tā rēķināšana un tas viss. Nu jā, tur ir tāda, liekas, ka tur bišķi tāda arī matemātika vairāk iekšā. Bet tāds, te jau arī. Bet kāda atšķirība? Tas tev jau arī jāskatās. Tā jau arī matemātika, cik viņš tālu. Bet arī tas, kā tur roku noliec. Un tur ir bišķiņ, man liekas, tā ir vairāk tāda māksla tāda, ka tā bišķiņ vairāk. Nu jā. Tas ir daudz vairāk tādas lietas, kas tev tur ir vairāk jāpiedomā. Jā, vairāk muskuļu jāpieliek. Koncentrācija, miers, tāds iekšējais miers tevī un tāds viss, ka tu nestreso tajā brīdī, kad tu šauj to loku. Jā. Kā viņi tur man tāds, viņi vispār neelpo viņiem. Jā. Un tā viņi tikai šauj stāvot kājās, guļot. Citādāks pistolīts, bet tāpatās. Nu, tas man arī liekas tāds lokšaušanai līdzīgākais, jo viņi apaka kādiem maziem tiem. Bet jā, interesanti, ka ir kaut kādas tādas lietas, kas ir tādas, kas liekas tādas baigās veču lietas. Redz, piemēram, arī kaut kādas mašīnas un tādas, ka kaut kā piesaist. Bet arī ļoti daudz sievietēm patīk mašīnas un tādas lietas. Bet vienkārši tas, ka tas piesaist to tehniskā pusi, tā kā, kaut kāds mehānika, kaut kas tāds, kad... protams, lielākoties džekiem tas piesaist. Tas ir tāds procentuāls, noteikti ir sievietes, kurām tas patīk, bet tāpat procentuāli vienmēr vairāk veči. Jā, tas ir svarīgs čaļiem. Jā, ka tas ir tāds, baigi. Man ļoti svarīgi, ka man ir mašīna, kāda man ir mašīna, kāds viņai dzinējs un tādā garā. Tas, ka viss var veist kaut kur. Tas ir ļoti interesanti. Kāpēc tā ir? Kāpēc? Tā viss ir. Provaidošana. Droši vien, ka provaidošana. Tas, ka tu vienkārši gribi piegādāt ģimenei ēdienu, ka tas aiziet kaut kā atpakaļ uz to, ka tu būsi pirmais, jo tev ātrāk mašīna, jo tu būsi pirmais tas, kas tiks uz veikalu. Un ja kaut kas notiek, kāda pandēmija sākās, pirmais dabūs toaletes papīru un piegādās savai ģimenei. Bet arī, ja pat tāda stulblieta kā toaletes papīra piegādāšana. Tu arī sveči droši vien viņi tādi, jāsavācās, pat ja tas nav īsti. Arī tas, kāds tev toaletes papīrs. Man vajag trīplai toaletes papīru, 3 slāņi. Un šitos sūdu neviens nespēs noturēt. Tā tikai mēs domājam. Viens slānis nepirkt. No viena, jā. Nē, viens slānis, tagad tev pirksts iziet cauri, tas ir vispār ārprāts. Es vispār nesaprotu, kāpēc tāds ražo. Kāpēc vispār? Tam vajadzēja būt kā likumam. Tas ir domāts kaut kam citam. Tas ir vienkārši, es nezinu, tev... Tas ir kaut kādiem, es nezinu, šitiem autoostām. Tagad tā tolete ir jau tāda, kad tu zini, kāda tur publika uzturās. Vislētākais. Tas ir vienkārši ko vien vislētāk, ko var dabūt. Bet tāds, Bet OnePlay es neticu, ka ir kaut kur. Tas ir pat raki. Tūplāji, tas jau ir. Bet kas ir tas raupjais? Viņš ir viens slāņi. Viņam ir divs, tu viņus var uz pusēm tā atplēst. Viņš ir vismaz 2. Tas viens, tad viņš ir tik fucking plāns. Jā, bet... Tad viņš ir caurspīdīgs, ja viņš ir viens. Bet tas ir tas, ko es domāju, tas tur... Panta? Jā, man liekas, jā. Es nezinu, vai tagad vēl tas ir tas, ko tu noslauki dibenu, un tev liekas, ka viņš asiņo pēc tam. Tā kā avīze, jā. Jā, vienkārši briesmīgi. Kāpēc tāds vispār ražo? Tāds vajadzētu aizliegt ar likumu un vienkārši tirgot vairāk slāņu toaletes papīru. Ja es būtu pie teikšanas, es noteikti aizliegtu tādu toaletes papīru, vienkārši spiest viņiem lētāk tirgot to, kas ir vairāk slāņu. Jo tas ir vienkārši drausmīgi. Bet tā nav, jā, mazāk par 2 nav. Ir arī tik reti jau, kad ir 2 tikai, te pārsvarā ir pat 3. Jā, I guess. Bet jā, es izvairos no tiem. Jā, tos nevajag pirkt. Bet ir lēti arī par 3 slāņu. Jā, ja tu tiešām gribi kādam ieriept, tā kā mēs bijām studenti, ka mēs tāds cenšamies tā kaut kā tāds, tu nenopirki toaletes papīru, es tev davai nopiršu 1 slāņu toaletes papīru. Davai reku, tagad tu slauki savu dirsa 1 slāņu. Tas ir vienkārši briesmīgi. Ak, Dievs. Tas ir brutāli. Es runājot vispār pa podiem un visām šām slaucīšanām, kas man ļoti iepatīcies pēdējā laikā. Tas, protams, ceļojot, tagad bija aizceļojot uz ceļojumā, es sapratu to, cik ļoti man gribēsies nākotnē savā mājā bidē. To, kas mazgā? Bet tieši tā, kas ir tā šļūtenīte. To, ko viņi var kontrolēt? Jā, viņš ir tāds, tu apsēdies uz podu un tev blakus podam ir tāda šļūtenīte, jā. Viņš nav tā, ka ir tie bidē, kur tu tur jau iekšā viss ir. Jā, tu apsēdies blakām, un ir tie, kas ir tāda izlietnīte, uz kuras tu uzsēdies, lai mazgātu savu dirsu, bet nē. Tas ir bišķiņ pat traki. Es negribu pārsēsties.
Es negribu pārsēsties tādā brīdī. Man tāds, es gribu palikt uz vietas. Jā, tu riskē visu kaut ko, ja tu pārsēdi. Nu, jā, tas, ja kaut kas pielips, vēl tur vēl nav viss nokrīts nost, un tu ej, un tad tāds mazs gabaliņš nokrīt uz zemes. Ko tad tu dari? Paslīd. Nedod Dievs. Nē, pārāk daudz movement tur nevar. Nē, tas ir pārāk neērti. Nu tāpat jā, man ļoti patīk. Ir tur, piemēram, Āzijas valstīs, visās malās viņiem ir tā šļūtenīte tad blakām. Un tu to šļūtenī tāds aizliec. Tu viņu aizliec tā kā aiz... Nu, tā aizliec, tu ieliec ritīgi, ieskrūvē, tā, lai viņš tur nevar izņemt viņu ārā, un tad tu viņu pagriez to ūdeni. Kur tu ieskrūvē? Nu, tu... Nē. Tu ritīgi, tu tā šļūteni paņem, tu tā... Un tikai tu tā skaties, lai viņš nenāk ārā. Tīrsā viņi nevajag spraust. Tad tu uzgriez, un tad jau tā ir klizma. Tas ir kaut kas cits. Perfekti. Tas ir kaut kas cits, tā ir klizma jau. Nē, bet tad man katrā ziņā, ko es cenšos pateikt, tas, ka man ļoti patīk tie, jo tad var actually tiešām tā kā nomazgāt. Tu tā kā dušiņ. Jā, tu tā kā tā dušiņ, bet vienā vietā, bija pārāk brutāls. Viņš bija pārāk spēcīgs. Man likās, ka man tiešām viņš iegāja iekšā pa visiem kanāliem. Tas bija pārāk traki. Tas bija šausmīgi. Man patīk tie, kas ir tā bišķiņ tā, ne pārāk vāji, jo, ja pārāk vāji, tad nekāda jēga nav. Tagad tev vienkārši slapš un ūdens dibens, bet, ja tev tas, tad viņš vismaz tā kā kaut kā arī liekas, ka viņš izmazgā. Un tad tu pēc tam paņem salvetīti un noslaug, un pēc tam ir vispār liekas, wow, tik tīrs. Bet tie bidēji tur jau ir klāt vēl nāktie, ka viņš tev izpūš vēl. Nē, tas bija Singapūrā. Tur ir tie smart podi. Nu jā, bidēji. Smart podi. Tas nav bidē. Tas ir tas tur sildāmie, es nezinu, kā viņas tur sauc, bet viņi ir kaut kādi smart podi, jā. Viņiem tur ir viss sistēma, ka tur pulti to regulēt, kā viņš tā kā noregulējās, kurā vietā viņš tā kā kaut kādi tur tie dibencaurums sensori un viss, ka viņš cenšas saprast, kurā vietā tev ir dibencaurums un viss pārējais, un tad tā kā viņš viņu laukēja, tad viņš izšauj, un tad tu nezini tajā brīdī, ka viņš izšauj, tad vienkārši pārbīsties, tā kā es nezinu. Bet jā, viņš tiem es neteiktu, ka man baigi patika. Jo tur bija, viena forša lieta ir tā, es pieļauju, ka sievietēm ļoti patika tas, ka tur ir podziņi, tu uzspēj podziņu un paceļās podu vāks. Viņš automātiski, tev nav jāiztiek, viņš automātiski paceļās augšā un nolaižās, kas ir ritīgi labi. Es arī parasti, kad es eju kādās publiskās toletēs, parasti tā kāja ceļ augšā vāk. Papīru paņem un jāuzstāv. Jā, es papīru nevis vienmēr ar kāju, man tas tā liekas ērtāk. Jā, tas ir viena laba lieta. Tad vēl ir tas, kad viņš sildās visu laiku un vienmēr viņš būs silts. Es nezinu, man dažreiz patīk augstā poda maliņa. Man nepatīk. Tev nepatīk? Man nepatīk. Nē, nevis augstā, man patīk, jā. Man nepatīk, ka kaut kas sild. Jā, man arī nepatīk, ka kaut kas sild. Man liekas, ka tikko kāds tur ir sēdējis. Man tāds sajūta, ka tāds tikko kāds ir apsēdies, un es nebiju pirmais, kas tagad apsēdās uz tā poda. Ja tu hotelī kaut vai esi. Jā, man liekas, tā apkopēji tur tikko bija. Viņi tur tikko kaut ko darīja. Bet jā, tā lieta, tas ir, kā kuram tas patīk. Es zinu, ka noteikti kādam arī tas patīk, ka ir silts. Bet man personīgi... Ja man būtu jāiet kaut kur, es nezinu, mēs bijām pārgājienā, ja man tur ir tāds perfekts podišs, kurš šitā teja man ir augsts pakaļ, tad jā. Bet ja tāds, vai no rītiem moški. Ja tu tāds, ja tu jau bijis augsts, bet man nepatīk, ja man svīst kaut kas tur, man mašīnās ļoti nepatīk. Viņš nebija karsts, viņš vienkārši tāds silts. Tā kā īsti tāds normāli. Tā kā uz labs akmeņiem uzsēst. Nē. Bet tur, jā, katrā ziņā tā ir vēl viena lieta, ko viņš dara. Tad pēc tam, jā, ir tas tur, ka tu tur var regulēt, kurā vietā viņš izšauj to strūkliņu, bet tas pods, kas mums bija viesnīcā, viņam tā strūkliņa bija tāda baigi vājā, un pēc tam viņam ir tas veidināšanas režīms. Tas veidināšanas režīms vienkārši bija fucking awkward. Tas bija vienkārši briesmīgi. Tas bija vecs pods. Nelikās, viņš bija jauns, tad viņš normālāks strādā. Varbūt viņam kaut kas tur jāiztīra vai kas, es nezinu. Tur pietiekami, es domāju, sēdējuši. Viss apkopējums un viss. Dievs. Nē, katrā ziņā forši ir tas, kad viņi padomājuši par to, ka tur arī tas vējiņš pūš un tā, bet tas vējš bija augsts. Tu esi kādreiz žāvējis mats ar fēna augsto režīmu. Tu zini, cik tev ilgi ir jāžāvē savus mats ar augsto vējiņu?
Kāda jēga no tās podas sildīšanas, ja tev pēc tam augsts vējš pūš dibenā, kas vēl nav noslaucīts? Tas ir tik briesmīgi. Nu, okay, noteikti, ka ir kaut kādas versijas tiem podēm, kurām tu tā kā regulē to temperatūru, tā kā uzliec viņu siltāk tam ūdenim. Tie vislabākais tādi gribētu, kur tu vari pilnīgi katru lietiņu kontrolēt. Nu jā, es nezinu, vai tāds eksistēs. 100% ka tādi. Nu, noteikti. Bet, nu jā, tas bija tāds, tas bija bišķiņ tāds, kas man nepatīk. Bija ļoti daudz potenciāls tam podam. Es ļoti sapriecājos, ka es redzēju, ka mums viesnīcā tāds pods. Bet tas man bišķiņ, jā, tas man bišķiņ bija tāds disappointments, jā. Gribēju tīri pakaļiņu beigās. Nu jā. Gribēju kā labāk sapist pa visu. Nu, taisnība, jā. Tā gadījās, diemžēl. Augst vēju spūtīs. Jā, reāli likās, ka vienkārši pūš vējš. Tad, kad tu izej ārā un tāds tev vējš, vienkārši to plik pakaļ izej ārā un tev tāds... Jā. Un tad tev vanplā iedod vēl to. Taču galīgi. Un jā, un tur tāds uzlikt tādu zīmīt blakus tam podam. Tāds lūdzu izmantojiet toals papīru tikai, ja tas ir nepieciešams. Viņiem Nu, patīk, es nomazgāju, es pēc tam arī izmēģināju to ventilāciju, noslaucību, tur vēl viss bija netīrs. Sorry, man vajadzēja izmantot to toals papīru. Un tad es sajūtu slikti, ka es viņu izmantoju. Viņi gan jau grib, lai dzīvoties vienkārši Es domāju, cik daudz cilvēks taigā netīram dirsām apkārt. Gan jau. Es brīnos, ja es kaut kad šodien skatījos, ka ir tādi, kas nemazgā pakaļ. Tagad viņi mazgājās. Nemazgā pakaļ? Kā? Vienkārši noskalo, bet to vietu atstāja. Kā? Kāpēc? Ko viņi zina? Man liekas, ka tāda, bet tas nav arī, man liekas, tik reti. Es nezinu, kā cilvēkiem. Nu, es zinu, ka ir cilvēki, kas vienkārši paņem vienreiz noslauku un viss. Es netieku galā vienreiz. Tas nav normāli, jā. Es gribētu, lai man būtu tik vienkārši tā, ka es aizēju un vienkārši viens laucienu un viss kārtībā. Bet es nedzīvoju tādā utopijā. Nē, tas jau, man liekas, arī tiem cilvēkiem, kas baigi taupa kaut kādu toaletes papīru. Bet man pat tad ir bijis. Man ir bijis, ka man nav toaletes papīrs un es mēģināju kaut kādu pēdējo, bet es viņu izēju vairākas reizes. Tā, lai man ir tāds, ka man nav tāds vienkārši viens, ko darīs? Appenē noslaucīs. Jā. Tas nē, es kaut vai to vienu, es ņemu pa tiem gabaliņiem, es mēģinu. Dažreiz arī ārkārtīgā situācijā, ka nav toaletes papīrs, ka tu izmanto to riekšiņu, to caurulīti. Jā. Tu viņu applēsi. Tas ir visdrausmīgākais. Bet nē, man tā parasti ir, es zinu, ka man virtuvē, kas ir tos dvielas, tad man tāds, es ar to no sākuma, man tāds, es mēģinu vismaz, lai es tieku. Bet, ja tev nav virtuves dvielas, tad tev es nezinu, paklāju kaut kādu. Ak, Dievs, nē. Nē, tad appenēm viņu jau. Tad vienkārši izmet viņu uzreiz. Tā jau labāk vispār vienkārši tāda dibāta. Nē, ja tev ir duša, tad vienkārši fiks ieliec viņā iekšā, ja tev viņi pretī. Tas ir tāds, lai nekas tur. Jā, man vajag aiziet uz to, lai runājot tik daudz par podiem un visām šīm lietām. Davai. Tūlīt būsim apakaļ. Davai. Pamīzi, ļoti forši, viss kārtībā. To vajag runāt par podiem. Šis ir sūds uz puļu podcasts, kā tā mēs bez kakām un vispārējo. Kā tā bez tām? Tas ar tāds mašinē bedēji, bet vienkārši puļķīt. Kāda puļķīt? Tad tu sakrāji, tev vienkārši stāv sūdu puļķis. Ak, Dievs, nē, es negribu par šitādām lietām runāt. Tad tu mazgā viņu katru, mēnesi. Ak, Dievs. Cik mēs šo podcastu jau esam kaut kāds 40 minūtes par sūdiem vienkārši runājuši. Kas tev būtu domājis? Ka eventually dzīvē tiks izgudrot visādi tādu podu un kaut kas tāds. Man vispār, tā kā es pirmo reizi to dzirdēju, man tas likās nereāli. Man likās, ka tas ir kaut kāds multenēs. Man liekas, ka Vāģos pirmo reizi redzēju, ka tur bija, ka viņi otrajā daļā Vāģiem viņi aizbrauc uz Japānu, un tur bija tas pods, un metriņam tas pods šļācās virsū. Man likās tāds, what the fuck, kas tāds ir, es nesapratu. Un tad vēlāk kaut kad dzīvē bija tā, ka es tagad sapratu tāds, ok, tāda actually eksistē tie podi. Vienmēr likās, viss tas ir saistīts ar Japānu, tas viss jau viņi kaut kādā jā, kaut kāds weird lietas. Lai no kur tas būtu, tad Japānā, viņi to atklāt. Bet jā, tas laikam ir visās tās Āzijas valstīs, ja tas tāda common lieta. Viņi jau vispār mazgāja, viņiem jau ir tās bļodiņas un viss tas, viņiem toaletes papīri nav baigie. Bļodiņas?
Tā kā indiešiem un visiem viņiem vienkārši ir bļodiņas, un viņi vienkārši mazgā visu laiku pakaļ. Tas tikai Eiropā ir tāds un Amerikā. Kam viņi izmanto es nezinu par to arī tā baigi daudz. Mums vajag kādu indieti dabūt šitajā mūsējā studijā, lai mēs varētu tiešām uzzināt, vai tā ir taisnība, ka viņi mazgā savu dibenu bļodiņā. Bet nu ko tad? Kā tev visiem ir toalets papīrs, tu domā? Nē, nu droši Kā tu citādāk izmazgās? Nu jā, es domāju, Dušiņas visiem nevar būt tāds dušiņas. Kā ir valstīs, kur cilvēkiem nav toalets papīra? Kā viņi vienkārši... Vai lapām, vai no... Nu jā, droši vien, jā. Viņiem ir tādi, viņi vienkārši... Tev arī nav dušiņi pie toalets. Bet tādi, kas aizsniedz, man, piemēram, nevienam nav. Bet viena lieta, ko es nesaprotu, tas, kāpēc cilvēki ir tā uztaisīti, ka mums ir jāslauk dibens? Kāpēc, piemēram, kaut kādam kaķim... ja kaķis ir baigi spalvains, viņam tur pielīp kaut kāda sūdīt pa laikam pie dibena, bet tāds vienkārši... Kā tas nākās, ka mums tieši ir tā, ka mums vajag slaucīt? Kāpēc dezodorantu vajag, kāpēc vajag bārds dzīt nost, kāpēc make-up vajag likt virsū? Bet tu domā, ka agrāk cilvēki vienkārši sūdēnām dirsām staigā apkārt? Ļoti noteikti. Nē, nu cik tas bija, jā, varbūt kāds nomira, un tā viņam bija tāds okei šitais. Bet tur rodās baktērijas, kā mēs neesam attīstījušies tik tālu, ka mums nav jāslauk dibens? Un tas ir tik dīvaini. Man liekas, ka mēs būtu attīstījušies tā, ka mums nav jāslauk dibens, ja mēs neslaucītu dibenu. Bet tad, man liekas, tāpatās, jo tas nav, jo tur jau mata auga. Jā, vēl labāk. Kāpēc tur mata auga, lai vēl vairāk tur sūdi saķertos? Tu vienkārši tur nevari neko izdarīt. Kāpēc? Nu, tu nevari pilnībā attīrīt to vietu. Nu, ja tu neko nedari. Tas ir tik dīvaini, ka mēs tā esam attīstījuši, ka mums ir tiešām tā, ka visu laiku tur kaut kas, visu laiku tur ir netīrs. Jo, piemēram, suņiem nav netīri dīrs, viņiem nav jāslaukt dibeni. Kaķiem arī nav jāslaukt dibeni. Kaut kādiem mērkaķiem arī, man liekas, nav jāslaukt dibeni. Mēs arī bijām mērkaķi kaut kādu... Zini, kas ir vienīgi? Nē, viņiem ir jāslaukt dibeni, un viņi tā dara. Viņi vienkārši laiz sev dīrs sārā. To cilvēki nedara. Ok, to es nebiju tā padomājis, jā. Varbūt agrāk mēs tā darījām, bet mēs vienkārši to nedaram. Like bring back. Jā, bring back dirslaizīšanu. Ak, Dievs. Bring back rimdžovīnu. Ak, Dievs, nē. Jā. Nezinu, kā šito. Jā. Runājot par sūdēm, Rīni, tu atceries to, kad bija pēdējā reize, kad tu apdirsies? Jā. Tu atceries? Nu, kaut kādu mēnesi apakaļ. Tiešām? Nu, jā. Tā, kad man piedirs biks. Nē, nu tā kā ritīgi kluts. Man tā nekad dzīvē nav bijis. Ka es tāds eju vēl, un man vēl jātiek uz mājām vai kaut kur, un es jūtu, ka man te tāds kubiciņš. Tā man nav bijis. Kubiciņš? Tu kā kubiciņš? Nu tā, Drangles. Tas Minecraft sūds. Citiem spiriņas, citiem kubiciņš. Nu, citiem klucīts. Burtisks klucīts. Nē. Nu, Drangles, tā kā man ritīgi tāds bikses, man nav nekad tā bijis. Man ir vienkārši, tā kā ir šķidrs. Tā kā ir pļutka, tad ir vienkārši... Nē, tā pa pusē gandrīz tu esi apdīts. Bet man ir tāds, ka es laiku apstādinu. Man ir tāds, ka es tāds sāku un tad... bet es arī... viena lieta ir tā, pa ko man ir tā, ka... Kas ir... ir labi tas, ka es nenormāli atceros visādas bērnības lietas. Tā, ka... Es ļoti atceros to laiku, kad es gāju bērndārzā. Un es atceros to pēdējo reizi, kad es piedirs bikses bērndārzā. Un tas man ir palicis atmiņā, jo tas bija tāds, tas bija tāds point, ka tāds viss, es vairāk nedirsīšu biksēs. Bet pirms tam tev bija tāds, tas bija normāli. Es neatceros, kas notika pirms tam, bet es atceros, ka tā bija pēdējā reize, un es sev pateicu, tāds viss, es tā vairāk nedarīšu. Un es biju sīks, un es atceros, es bērndārzā apdirsos, un es aizgāju pie audzinātājs, un es saku audzinātāju, ka es piedirs bikses. Un audzinātāji, es redzēju viņai sejā to disappointment, un to, ka viņai tāds man tagad ir tas jātīra. Un es atceros, viņa man aizved uz to, un es jūtos tik šausmīgi apkaunos, viņa aizved man uz to toaletu mums bērndārs, un es iekāpu tādā tā kā bļodā,
Un tā ir tāda ļoti sena atmiņa. Cik tev bija gadi apmēram? Nu, es nezinu, bērndārs kaut 5 gadiņi, varbūt 4 gadiņi. Nu, tā, ka, bet tu atceries. Bet es atceros. Es ļoti daudz ko atceros no bērnības, kā jau es minēju. Bet jā, tas ir... Tev es ļoti atceros, ļoti labi. Jā, mēs ar Rinaldu gājām vienā bērndārsā. Bet ne tajā laikā. Es šitāds tās, nezinu, tas bija pirms... Nu, protams, ka es tev neteicu, ka es apdirsos bērndārsā. Bet nu kaut kādu. Ne, nu, arī mēs tagad cik es ticu, ka tad varbūt jau gājām. Mēs varbūt jau gājām vienā grupiņā tad. Bet es atceros to, ka es iekāpu tajā bļodā un es esmu kājām bļodā un viņi man mazgā dirs un es skatos, ka ienāk auklīt un auklīt tad viņš apkakājās. Un viss tāds skatās. Un tur vēl kādam vajag uz toaletu un tāds. Un viss redz, ka es esmu apdirsies. Un es atceros to kaunu sajūtu. Tas bija tik briesmīgi. Tas bija tik šausmīgi. Un man bija tāds... Es sev tā galvā saku, es nekad vairāk nekakāšu biksēs. Es to negribu vairāk pieredzēt. Tāpēc varbūt arī man tas ir palicis atmiņā tik labi. Tāpēc, ka vienkārši tas bija tāds, ka šitais ir vienkārši briesmīgs moments. Es jūtos tik apkaunots. Man nekad, man ne tikai, es esmu piečurājis, ļoti daudz reizes. Cik daudz tu atceries no savas bērnības? Cik tālu tu vari aiziet apakaļ? Es varu kaut kādu, tagad man 3 gadiņi. Ja? Tas ir tāds, pirms tam es nevaru. Tā agrākā memory ir jo pirms tam es nevaru, jo es dzīvoju vecpiebalgā no 1 līdz 2 gadiņi. Un tas man nekas nav vispār. No tā brīža man nekas nav. Man ir tikai tā, ka es pārvācos uz Talsiem un omītes mājā, es atceros, kāda man omīte bija un ka viņi tur. Tu vari atcerēties kaut kādu vienu no tavām vissanākajām atmiņām, kaut kādu vienu, kas tev tāds stāv atmiņā? Tā kā tieši, es atceros, ka man bija, es atceros, ka man omīte vienreiz viņa tāda paņēma man aiz galvas, viņa tāda, ko tad es kaut kādu tur, bet tā kā manai omai mamma, vecvecmāmiņa. Un es atceros, ka viņa bija tāda ņiprā, un viņa arī viņai tāds, ķipa kaut kādā, es kaut ko izdarīju, viņa tā paņēma man aiz galvas, un viņai tāds, vajagēs, un tā, bet es zināju, bet es jau tad zināju, ka viņa tā jokojās, bet viņa tāda bišķi brutāli bija, bet man nebija vispār. Un tad es atceros, ka es gāju gulēt, un ka es kaut kādu naktīs nevarēju aiziet gulēt, un tad es turēju, es gulēju blakām mammai, man bija kādi 3 gadiņi, un es šitā te turēju rociņu. Es vienkārši šitā te gulēju. Aizmīgi šitā. Man vienmēr, kad es cenšos aiziet, cik vien es tālu varu atcerēties, man viena atmiņa ir, kas liekas ļoti weird, ka es to atceros, ka es braucu mēs bijām, nebraucām, bet es biju ratiņos, es gulēju, un man bija tāda grabulīša, tāda zirdziņa, dzeltenā, zilā un sarkanā krāsā, un es, man liekas, kaut kad mammai prasīju, vai tiešām man tāda bija. Un viņa teica, ka ka man bija tāda grabulīša, viņa tāda zirdziņa bija man pie ratiņiem klāt. Bet tas ir vispār ratiņos. Tas ir ratiņos, tas ir kaut kāds, nezinu, kāds 1 gadiņš. Bet tas ir arī kaut kāds 1 sekundes atmiņa. Es atceros, ka mēs esam treptelpā, un mēs esam pie manas mammas māsīces, un es esmu tevs ratiņos, un man stum iekšā pa durvīm. Un es atceros, tos tur grabulīši tā griež uz riņķi. Un es ritīgi atceros tos zirdziņus. Man tie zirdziņi palikuši atmiņā. Un laikam tādi man tiešām arī bijuši. Un es toreiz interesi pēc prasīju mammai, vai tiešām tādi bija. Un tas kaut kā tā kā atsita atmiņā uz to. Un, vispār, tā... Baigi. Es esmu dzirdējis no daudziem cilvēkiem, ka vispār neko neatcerās. Pilnībā, arī pat no bendārs neko. Arī pat no skolas no skolas pat ne. Kaut kāds 1. klases vispār izdzēsts. Es nesaprotu īsti. Tas ir tāds, man liekas, ka tas ir no tāda, cik tev tas ir svarīgi. No tādā, cik tev tas bija emocionāli daudz tajā brīdī kaut ko. Varbūt tas kaut kā arī... Cik tu jau ātri sāk domāt par tām lietām kaut kā. Jo es atceros, es jau biju sīks, un man bija visu laiku es šito atcerēšos, kaut kāds moments, man bija tāds, bet tas arī, man liekas, ir no vecākiem, ko viņi tev stāst, ka tu tāds atceries šito momentu un kaut ko, un tu tāds nesaproti vispār, kas notiek, un tu tāds, es šito atcerēšos, un tu tā skaties kaut kādā vienā vietā. Es, protams, es zinu, ka es tā darīju, bet es nevienu tādu momentu, tā kā... Es atceros, man ļoti palicis atmiņā ir tas, ka mēs bendārzā bijām vienā, tā kā bija dzimšanas dienas, un visi bija tā kā aplītī apstājās un dziedāja tur daudz baltu dienī. Bet bija arī kastītes, mums bija kastīte, kurā visi lika iekšā kaut ko savu, kaut ko.
Nē, es neatceros. Tas, man liekas, nebija mūsu bērndārzā. Tad tas ir vēl labāk. Tad es eju apakaļ jau uz... Tad tas ir pirms man bija 5 gadīgi. Nu, es atceros, man ir palicis atmiņā vēl viens tāds tā kā moments, kad visi tur dzied, un man tik ļoti patika dzimšanas dienas, kad es biju maziņš. Man tas likās tik forša lieta, un man vienmēr bija tāda sāncensība ar tiem pārējiem bērniem, ka tāds, viņš tagad vecāks pa mani ir. Un tāds, tas bija ļoti. Es atceros, ka kaut kam palika 5 gadiņi, un vēl viens bērns pateica, wow, tas ir tā kā pilna roka 5 gadiņi, un man bija tāds, un es atceros, es apvainojos, es aizgāju prom no tās grupiņas, es tā kā no tā aplīša aizgāju projām, un es aizgāju tur, kur mums gultiņas bija, un es tāds skatos uz savu roku, un es tāds skatos tiem 5 pirkstiņiem, un es tā nologu to vienu 5. pirkstiņu, un es tāds skatos uz tiem 4, un es tāds, es arī gribētu, lai man būtu 5 gadi un pilna roka ar gadiņiem. Bet man arī bija... Tas ir tik bēdīgi, bet tas ir tik ļoti tāds bērnu prāts. Es tik ļoti to atceros, cik ļoti es pārdzīvoju to, ka tāds, bet man ir tikai 4 pirkstiņi. Man nav vēl pilna roka. Jā, man tik svarīgi nebija tieši tas, bet man arī dzimšanas dienas, man nereāli, bet es arī apvainojos, ka man vēl nav. Es teicu, kāpēc man vēl nav dzimšanas diena vai kaut ko tādu. Bet es atceros, tā, ka man stāstīja, jo mēs jau ar tā darām bērniem un kaut ko tādu, cik tev gadu, tev tūlīt paliks. Bet es atceros, ka man bija šitais, jo pēc tam jau man bija vienalga, ka man kaut kāda 5 vai 6 vai 7. Bet es atceros, tā, ka man arī 4 palika tieši no 3 līdz 4. Man teica tāds, cik tev ir 4. Un visiem es atceros vienkārši, ka man tā viss tā liens sejā tāds, wow! Un es to vienu to wow atceros tādu, un tas man bija tāds tā... Es tāds, man tur pēc kaut kādām dažām dienām, man tāds, es vispār, tas bija kaut kāds pirmais, ka es sapratu vispār, kas ir ģimenes un kas ir tāds, ka man kaut kas, tāds ir. Jā, tas, ka tu dabū to uzmanību no visiem, ka visi pieaugušie tev pievērš uzmanību, man liekas, ka tas ir tāds ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Es pieļauju arī, kāpēc, piemēram, droši vien, ka kaut kādās ģimenēs, kur varbūt tik ļoti tā nav tādas... Tik ļoti nesvin, varbūt, kāpēc bērniem tas varbūt, beigās tas nav tik tāds. Jā, kā tev developojas tas prāts. Varbūt no daudziem citām lietām tu tāds. Jā, interesanti. Bet man bija uz smaržām, man tāds viss kaut kāds atmiņas. Un... Mēs vispār baigi interesantā laikā esam piedzimuši. Mums ir tieši tas 99. gads, un kad mēs esam tādā pasaules pārmaiņas punktā, ka viss tās tehnoloģijas parādās. Es domāju, perfekti. Reāli, es ļoti esmu priecīgs, kad es esmu notvērs vēl to laiku, kad vēl nebija tie telefoni. Bet arī, ka nebija tie brutālie laiki. Kas bija 90. Jā, kad nebija tāds pilnīgi tāds... Ka nebija tāds ultimate, tā kā viss tur bulījojās un kaut ko bija jau tāpatās. Bet nebija tie... tā kā... Es nezinu, bija bišķiņ tāda brutālā laika pirms tam, bet man patīk, ka vēl nebija datoru, tā kā man. Jā, es esmu ļoti priecīgs, kad man bija tas, ka es vēl atceros to posmu, ka mums tā kā parādījās mājās dators un tāds wow, un tad mēs ar brāli tur ap divu tur kaut ko tur plēsāmies pa datoru, un es atceros, ka viņš tur spēlēja visādas spēles, un es atceros, wow, tur GTA, GTA 3 bija pirmais tāds, wow, viņš tur spēlēja, un man tāds, tik krūti, un es tāds skatījos, ka tu brauc ar mašīnu, tur uzbraukt cilvēkiem virsū, un tāds, wow! Kā tā drīkst vispār darīt? Tas ir tik krūti, ka tu vari arī tā vienkārši, ka tur atvērtā pasaule. Tas jau vispār tas fakts, ka tāds, ka tajā laikā jau bija kaut kādas atvērtās pasaules spēles, un tas bija... Man vispār, kaut kāds koncepts par to, kur ir jāiet, kādas misijas jāpild, vai tu jau saki šito open world un šito, bet man tas vispār nebija. Jā, man vispār es tā kā nesapratu, kāda ir atšķirības starp prostobraukšanas spēli un starp GTA. Vienīgais, es sapratu, ka tur tos cilvēciņus, un ka tu vari izkāpt ārā un sākt šaudīties, un tam man bija tāds, bet tas, cik tu tālu, vai ka tas bija pa kaut kādu Scarface, tā kā based, tas viss, Vice City, piemēram, man tāds, Jā, es atceros, Vice City bija tas pirmais, ko man atļauta uzspēlēt. Un, es atceros, es braucu, man tad arī palicis atmiņā tas, ka es braucu to mašīnu, es prasu, brālis tāds, es varu uzbraukt tam cilvēkam virsū. Un es uzbraucu tam cilvēkam virsū, un tāds, wow, un tā var izdarīt. Šausmīgi palika atmiņā, ka bija tās, viss tās sirsniņas. Jā, un tās arī tās galvaskausiņi un tās tabletītes, ka tu vari savākt. Jā, tas man arī ir tik man bija, ka var braukt ar to mocīt,
Tur izkāpa, un tad arī, kas tajā misijā, es zinu, ka tur ir vienkārši nogalina cik vien daudz cilvēks, bet tas jau ir vēlāk, kad es spēlēju to spēli. Bet tajā brīdī man arī bija tāds vienkārši, tur tas timerīts man iedod kādu ieroci, un es tāds nesaprotu, kas tur ir. Bet es zinu, ka es uzkāpu uz tā galvaskausiņa, un man likās, vai nu es nomiršu vai ko, bet tur tāds, tur ir kaut kāda misija, bet tas man paliek. Tieši tas. Tieši tās sirsniņas un tieši tas, ko var savākt. Ja, es vispār agrāk nespēlēju pilnībā pēc misijām, neko tur tāds. Man es atceros, cik es ļoti biju pārbies, ka es netīšām uzgāju uz tās misijas lauciņu, kas sākās spēlēt misiju. Nē, es tagad negribu misiju iet, man bail. Tas kaut kāds čalīts man runā, tāds tev šitais tagad ir jādara. Viss angliski kaut kas es neko nesaprotu. Es atceros, ka, lai ieslēgtu to spēli, man bija tāds vienkārši spied pirmais, kas rādījās tajā izvēle, tajā menu. Vienmēr pats pirmais. Man tāds, ja pirmo uzspiež, tad gan jau aizies uz spēli. Tā man bija, es visu laiku sāku jaunu spēli. Man visu laiku bija, ka es start a new game, un es visu laiku to cutscene kaut kādam. Bet tas arī uz kaut kādu, nezinu, cik tur nedēļu tu tā izdarīsi, un tu sapratīsi, ka tev vajag, tu gribi kaut ko pēc tam. Jā. Es atceros, ka es gaidīju, ka man brālis būs izgājis vairāk spēlē, lai viņš var saglabāt to save. Man liekas, ka tas bija Sanīts jau. No San Andreas GTA, kad bija jau tas, kad tad es jau biju bišķiņ jau vairāk advanced, kad viņš saglabāja atsevišķi to spēli. Man liekas, ka arī Vice Cityjā tas bija. Ka viņš saglabāja to spēli, lai es varu spēlēt to vienu vietiņu, kur viņš ir ticis, ka viņš jau ir izgājis un dabūjis jau tur kaut kādas mašīnas un visu kaut ko. Man bija tāds, wow, es tagad varu braukt tur visādiem. Tik tālu es neaizgāju ļoti ilgu laiku. Jā, ka man vienmēr bija tie brāļi, kas izgāja tur visas tās spēles, un es vienkārši spēlēju kaut kādu to vienu momentu tajā spēlē. Bet, ko tu gribēji teikt? Nē, man brālis visu laiku gāja tās spēles, bet es arī, man liekas, neizgāju. Man nebija tāds, ka es zināju, ka vispār iziet tās spēles. Man likās vienkārši arī, ka kaut kāds sanīts ir domāts, lai pēc iespējas vairāk tu to policiju var sasaukt. Jā. Līdz tu nomirst. Jā. Jo man tā vienmēr pateica. Es arī vienmēr tā man brālis vienmēr teica tāds, cik ilgi tu vari izturēt, vienkārši šķaidi visu kaut ko ārā, un tad man tāds, un man likās, ka tā ir tāda, tā spēle. Un tāpēc ar tas ir rēcīgi, kad es saku tās misijas. Jo tad arī uzreiz liekas tāds, nē, es tur negribēju sačakarēt kaut ko. Un tad tāds, es taču nemāku un kaut ko. Tad es māku tikai šķaidīt tur visu kaut ko ārā. Un rakstīt visādus tos cheat kodiņus jā, tie kodiņi. Es atceros, man vienmēr bija tāds, es brālim pateicu, ierakst man lūdzu visus tos kodiņus, lai es varu spēlēt. Jo man bija bail, ka man policija, es atceros, ka es raudāju, ka man policija dzenās pakaļ. Es tāds braucu, tas man policija dzenās pakaļ. Es tāds rauz, man tur pakaļ kaut kāds 3 zvaigznītes, es tur kaut kādu nobraucu. Man tāds, es nevaru izturēt. Man bail, man stress ir, tāpēc, ka man policija dzenās pakaļ. Es nevaru spēlēt. Tas bija tā kā sanīt spēlē. Es atceros to līp, tā kā to pārmaiņu, kas bija no GTA Vice City, ka mēs laiku spēlējām Vice City, un tad pēkšņi iznāca San Andreas, un es atceros, ka mums bija San Andreas, tad bija tāds, wow, tā grafika tikai īstajā dzīvē, es atceros tāds, wow, tik daudz labāk, un te var tik daudz ko darīt, un tāds, un viņš māk peldēt tas cilvēciņš, un viņš tāds, wow! Man bija tāds, es vēl aizvien tā kā nesapratu, es spēlēju Vice City, un es spēlēju Sanīt, un es nesapratu, tā kā es spēlēju GTA 3, es nesapratu, kāpēc viņš nemāk peldēt. Jā. Man nebija tā, ka man bija tāds, tā kā es redzēju to atšķirību, man bija tāds, nezināju, kuros gados, kas iznāk, man nebija tā, ka es sekoju līdzi, tāda man aptver vispār nebija. Kad spēles ir, tā kā šitā jaunāk, šitā vecāk, man bija vienkārši viņas viss ir iznākuši, un man ir tāds, es vienkārši spēlēju kaut ko, un man tāds, es nesaprotu, kāpēc šitā sūdīgāk, un teicu tāds, GTA 3, viņi ir reāli pirms viņām abām, un man bija tāds, es tad skatos uz to mapu, un man tāds, kāpēc viņi šitādi, kāpēc tur ir pilnīgi citādāk cilvēciņi un tādi, man tāds, vai tad viņas viss neiznāca reizē, vai kaut kā tāda, es tā nesaku, es nezināju par tādām lietām. Jā, es atceros, ka mums bija tā, ka mums bija, es atceros to momentu, ka bija tas jaunais GTA, un ka tāds, wow! Ka tāds mēs spēlējam, tur tāds, un es atceros, ka tur tāds jauns mašīnas, un ka viņas var parādās citādāk tā, animācija, ka tu viņi tā kā sasit, un ka tāds, wow, un tu tur... Citādāks lietiņš, citādāk bremzē tur. Jā, viss pavisam citās, tur vēl tur čalītim var mainīt tur drēbes un visu kaut ko, un tas man likās vienkārši, wow, tik labi. Jā. Tas vispār, jā, tas... Bet tā atklāsme, jā, tas man tāds... Man liekas... Man vairāk, jā, man viss bērnība ir pārsvarā flash games, jā.
Jā, Flash Tas ir games. tur, es nespēlēju, jā, man patīk visu laiku internetā, un vienkārši spiest, visu kaut ko, tā es spēlēju, Jā, agrāk kad spēles, man inbox vienkārši šito spēlīts. spēli izmēģinu, šito spēli. Man nekad nebija tāds uz iziešanu. Nu jā, man arī nebija. Jo es īsti nesapratu Es storijas, es neko arī nesapratu. nesapratu, ka vispār spēles vajag iziet vai kaut kas tāds, kas ir iziet spēle, vienkārši spēlēja kaut ko. Un tas arī, ja tu tā padomā, cik mums tajā laikā bija gadi, kad mēs tās spēles spēlējām. Es atceros, savu bērndārzā gāju, ka es spēlēju visu šo ten. Kas San Andreas spēlēs, man liekas, kaut kādā pēdējā bērndārza grupiņā bija, kad kaut kāds, spēle iznāca 2004. gadā reāli, tur, es nezinu, man ir kaut kādi 4, 5 gan jau gadi, 6 gadi. Tas jau tajā vecumā mēs jau spēlējam kaut kādas tādas spēles, kur tur šaut cilvēks man ļoti braukt viņam virsū. Tas vispār tik brutāli. Es nevaru tik rēcīgi. Tagad visticamāk vecāki tādā vecumā, ja tāds, nē. Bet tāpat tās jau kāds Call of Duty jau spēlē un kaut ko. Nē, jā, droši vien, ka tagad moderni vecāki viņi jau spēlē un bērns tāpatās to visu redz. Viņš vienkārši pats nespēlē to. Un jā. Jā, kā būs, tā kā būs pieauguši. Mēs tādu ofiju spēlē sanīt. Jā. Manā laikā varēja šitā braukāt. Es nevaru, man liekas, ka vispār man tāds koncepts pa melnajiem, tā kā melnās rastas cilvēki, man ir GTA San Andreas. Man liekas, ka tā bija pirmā reize, kad es actually, melnos redzēju. Bet tas man likās tik normāli. Man tieši San Andreas, man liekas, palīdzēja tajā, jo Latvijā neviens te nav. Es vispār nezinu, kas tā, bet tur tā kultūra un viss, tas man viss likās tik normāli. Jā. Un tad uzreiz jau, man arī tas sitiens kaut kāds uz to Ameriku, ka es uzreiz zināju atšķirību, ka tā nav, bet citur tā ir. Jā, man liekas, ka tas arī viens tāds no iemesliem, kāpēc mēs esam izveidojušies diezgan atvērti pret tādām kultūrām. Bet tas arī, kā tu to uztver. Tu vari pilnīgi nepareizā kaut kādā leņķī to visu paņemt. Mēs vienkārši tāds, man tas patīk. Es tāds, tas ir krut un šitā. Jā, es kaut kā vienkārši, man bija arī tāds, kad man bija CJs, man bija Edijs Mērfijs pa televizoru. Tas bija viss melnie, ko es biju redzējis savā dzīvē, un es viņus redzēju tikai pa televizoru. Un es atceros to momentu. Jā, viss komēdijas, viss tāds pozitīvs, tāds tā kā bet man arī pozitīvs emocijas. Will Smits un viss tie. Bad Boys, kas bija Lawrence. Man viss šitās iRobot films un viss, man vienkārši tāds uzreiz tāda pozitīva, tā kā asociācija ar melnajiem. Jau no agras bērnības ir bijusi. Man vienmēr liekas, tur tie komiki. Jā, man vienmēr bijis tāds, viņi zina labāk, viņi smieklīgāk. Viss šitās te gospeļu films, kur gospeļu dziedātājs. Arī tās krāsiņas, ka visu laiku saule spīd tajā Kalifornijā. Es to tikai nesen sapratu, ka tāds, kāpēc mums te nesanāk kaut kāds films tāds. Man tāds, protams, tur ir visu gadu saulīt spīd. Tāds, kā var nesanākt, ja tev pilnīgi visu gadu ir saulīt? Es atceros, ka es pirmo reizi redzēju melno. Es atceros, es atbraucu. Latvijā vai kaut kur Latvijā. ārpus? Vispār tas bija Latvijā, jā. Mēs braucām ar ģimeni visu kaut kur uz kaut Vāciju, bet es tā rītīgi spilgti atceros, ka es pirmo reizi redzēju melno. Man liekas, ka mēs krustmātes staigājāmies par Rīgu, mēs bijām atbraukuši līdz mammai uz Rīgu. Un es staigājos, un es redzēju, un man krustmāte saka, paskaties, melnais iet. Tāpēc, ka tā bija tik reta lieta, tāda vispār, agrāk neviens melnādainais, neviens indietis, neviens vispār, tāda nebija krāsaini cilvēki Latvijā. Vispār, tikai baltie bija. Un es atceros, ka viņi tāda paskaties, melnais. Čigāni man bija. Jā, čigāni, talsos pilns čigāniem. Bet es kaut kā viņas tā kā neievēroju tik bet ļoti. Viņi arī, tā kā, man nekad nebija bijis tāds, ka viņi kaut kā atšķirās. Jā. Nē, protams, ir kaut kāds, ka viņiem ir savs ģimenes un viņi tur ir nabadzīgāk vai kaut kā tā, bet man nekad nav bijis tā, ka viņiem, un tad, ja tu prot runāt latviski, tad ja to viņiem var komunicēt kaut kādā veidā. Es visu laiku viņiem tusējos un kaut ko, bet man nebija nekad, tāds, ka kaut kāda atšķirība, man vienkārši bija tāds, man ir šausmīgā interese, ka jā, arī kaut kāds, man uzreiz tāds, no ārzemēm. Bet man ilgi vajadzēja saprast to, ka Āfrikā, ir melnādaini cilvēki. Man viss likās, ka ir Amerika. Man likās, ka tas ir, tā kā, jo es visu tikai skatos, visus seriālus un kaut ko, jo man likās līdz, ko ir kaut kāds melnādainis Latvijā, tad man uzreiz tāds, tas ir amerikāns. Es nezināju, ka ir
Vācijā, kā Francijā, ir kā Spānijā. Nu, vienalga, kur pasaulē. Man bija tikai šitais amerikāns uzreiz. Kas tas, racism no manas puses. Bet man tas ir viss, ko es zinu. Tas jau nav racism, tas neziņa vienkārši. Un arī angliski runā. Man jau nav, es nezinu, ka ir kaut kā, ka citā, mēs visi runā latviski. Man likās, ka visur runā citādāk. Nevis angliski runā tikai Anglijā vai Amerikā. Jā, interesanti. Tas arī, Bet tu atceries, tev pirmo reizi? Es atceros. Tāda atmiņa. Es atceros, viņš bija tādā uzvalkā, viņš staigā, un viņam bija šreiz te portfels rokās, tāds briefcase. Un viņš gāja, viņš tāds biznesmenis bija, man bija tāds, wow. Tas vispār man bija tāds, un es tā rītīgi skatos, tāds, wow, tas tā kā filmās. Tad es nezināju, tas tā vienmēr tā weird likās, tāds, tā asociācija, ka tas ir tikai filmās notiek. Man kaut kā nelikās, ka dzīvē ir cilvēks, tu vari redzēt, tāds. Tas jau notiek, tikai tagad tu pamani kaut kādu slavenību īstajā dzīvē, tad tev tāds, man likās, viņš man bija tā kā slavenība, man es ieraudzīju, man tāds, wow. Tas reāli vispār, tāds kaut kas fenomenāls, man ir ko atcerēties. Tāpēc arī tas droši vien tagad man vēl atmiņā palicis, tāpēc, ka tas bija tāds wow moments vienkārši. Tas viss tā nāca reizē. Kaut kā tā, ka man vienkārši bija, es neatceros tādu pirmo, ka man bija tāds, jo man liekas, ka es nevaru tā atminēties, kurš bija, kad bija pirmā reize, ka es kaut, vai, Asian cilvēks vai... Man nav. Asian, man cilvēki uzreiz bija Džekijs Čans, man bija tāds bērnībā. Arī bērnība. Es atceros, ka viņš bija ķīnietis, un man tāds, viņš ķīnietis, un tāds ķīnietis ir, tā kā Džekijs Čans. Kas ir racist, es nezināju, ka korejieši arī var būt Asian cilvēku. Man tas pats par melnādēm, ka ir dažādi, ka ir no visām pasaules malām. Man likās, tas vienkārši tas, cik ļoti mēs neinformēti. Bet arī, ja tāds paskaties, cik ļoti Latvijā, un tas ir salīdzinoši nesani. Man droši vien bija kaut kāda, 6 gadi, varbūt 5 gadi. Un tas ir kaut kāds 2005. gads. Un tad tu tāds paskaties, ka, piemēram, cik nesen pa lielam, tā Latvija ir kļuvusi tāda internacionālā. To es gan atceros, tā kā mēs ap divi bijām jau skolā, un tā kā mēs kaut ko arī par Talsos vispār. Neviens, tur viss latvieši. Tur vēl tagad, cik vien latviski var būt. Jā, tikai Baltie un Čigāni. Bet viņi tāpatās latvieši jau visu. Bet tas, ka mēs tādu pamanījām, mēs jau, mēs jau esam tādi cilvēki, kas ritīgi arī skatās. Tā kā ritīgi meklējam. Analizējam, meklējam kaut ko jaunu. Bet tas pavisam, tas nav tikai par asēm, tas arī par omām, par tādiem cilvēkiem un tādiem cilvēkiem. Viss mums liekas interesanti. Bet es pamanīju, ka ir tāds, bet es neatceros, kas tur bija. Vai mēs jau pirms tam kaut kur bijām redzējuši tāds internacionālāks cilvēks, un tad bija tāds, ka mēs tā domājam, kāpēc Latvijā vispārībā nav. Es atceros, ka mums bija tā, ka es jau tagad jau redzu biežāk visu kaut kā. Jā, es atceros, ka mums bija tas kāpēc Latvijā neviens melnais nav, un ka bija tāds, nice, reku melnais, taigā, cik forši. Mums vienmēr ir bijis tāds, ka mums tāds, kāpēc te nav? Kāpēc mums nav šitie Oreo cepumiņi? Tā kā viņi nebija. Kāpēc nav Mountain Dew? Kāpēc nav Mountain Dew? Un es atceros, ka tu biji aizbraucis kaut kur viegli atlētika vai kaut ko. Man bija basketbols. Mēs bijām aizbraukuši uz Rīdzeni vai kaut kur. Tur Baus kaut kur tur. Un Latiņā. Es atceros, man bija tāds, mēs spēlējām kaut kādu spēli, pret, tur bija vispār misā, vai kur mēs bijām iekšā kaut kādā vispār nezināmā, un Latiņā vienā es apskatos, ka bunģiņas, Mountain Dew. Un man bija tāds, es uzreiz, viņus tāds paņēmu 3, es nofačēju, aizsūtu Otiņām, es tās to neticēju. Oh my God, es atceros to bildi, viņš tāds stāv, tāds Mountain Dew, tāds stēša. Bet bunģiņās galvenais netējās. Tas, oh my God, reāli, kur tu tādu dabūji? Tādi tikai YouTube'ā vidikos, tāds tikai kaut kādi YouTuber rādi, Jā, Bugijs tur šitās te ir rādījis. Tur tāds, what tāds Mountain Dew? No kurienes? Jā, vai Dr. Pepper kaut kāds tur. Jā, vienkārši tāds, what? Bet es arī atceros, tā, ka es sīgs biju to, kā arī visos šitajos latiņu veikaliņos, vai man bija tvīgi un kaut kādi no šitie vismaziņie veikaliņi, ka tur bija viss kaut kādas lietas, ko tu vairs nekad nevar ieraudzīt. Un man ir tāds, bet tie bija no ārzemēm, no kaut kādas, jo es atceros kaut kāds granātu veidi, kaut kādas suliņas bija, un kaut kāds šitāds viss kaut kāds. Atceros tās košļaņu cigaretes, vai arī, cigarešu košļaņas. Vai arī no šokolādes cigaretes. Vai arī šokolādīts, jā.
Tas košļens cigareti, to jau mēs vēl nesen kaut kā. Tas vēl varēja redzēt. Parādījā. Latiņā parādās most random lietas vispār. Ja Tur vēl tagad tu varēsi atrast kaut kādas granātas formā, tur kaut kādas suliņas vai kaut kādas širos ten fucking cigaretes, kā šokolādītes, ko tu saviem bērniem tāds, es gribu tā kā tēts pīpēt cigaretes, un tad tu iedod savam bērnam reku cigaretes, kas ir šokolādes, tā kā šokolādes cigaretītes. Tāds, viņš ir tāds ieliek mutē un tāds pīpē. Ķipā tēlo, ka pīpē. Jā, vai cik forši. Tas bija forši. Tas bija krūti, es atceros, mēs skolā tādu sīkā. Viss, ko tēlo, ka mēs pīpē cigaretes. Viss, ko vajag, ir šokolādes cigaretes un roltonu pats, viņam būs labi. Iztriec visu. Svētlaim, un maksā kaut kādu 30 centību. Ak, Dievs, tik labi skatās, kas Ninja Turtles fucking un spēlē otro plays. Jā. Tas, ka datorā bija, man jau nebija otrais plays, bet tā kā kādam bija, ja varēja aiziet pie kādu spēlēt otro playsīt. Jā, mums jau arī labi bija tās spēļu zāles. Un tas. Bet tas jau viss, man jau vairāk patīk viss tas funkcijas, uzturienu, maukt, un tas, ka tu kopā esi un ka tu kaut ko tur tāds, tu nedrīkst manim nākt, vai tur man kaut kāda lielie, tur neatļauj man iet. Man jau par to vairāk visu mūžu bijis. Nevis par pašu to spēli, bet par to, ko tas nozīmē, ka es viņu spēlēju, vai ka es drīkst vai nedrīkst, vai tur nesaka citiem, ka tu viņu spēlēji, vai tur mamma nedrīkst zināt. Es atceros tas viss tāds random kaut kādas šitās te pulciņas, uz kuriem mūsu vecāki ved, kad mēs bijām maziņi. Bet es jau pats arī gribēju. Nē, es arī gribēju, man arī vienmēr interesē visādi šitie. Bet es jau arī, man nekad neved, ja es pats neprasīju, ka man to vajag. Es ar mēnesi uz karatē biju bērndārzā. Ko tu atceries no tā? Es aizbraucu uz vienu karatē kaut kā to, lai es vienkārši apskatītos, ko viņi tur dara. Un tā man bija tāds, ka man nepatika. Es vienkārši negribēju ielikt effort tajā iekšā. Un es arī, es atceros, ka es tur biju un es nemācēju. Es neko vispārēju kaut ko daru, un es vienkārši atkārtoju, ko viņi tur šitā ten. Un tā es baigu, un es atceros, ka es savam brālim. Es viņai teicu, es šito atveļu, es esmu tik debīls bērns vienkārši. Mans brālis vienkārši sēž gultā kaut ko, es tāds uzletu, tā kā augšā viņam šitā. Es tāds pasies, ko es iemācījos karatē, un es viņam iesit ar celu pa degunu un salauziņā degunu. Un man viņam tas, ko tu dari? Un es vienkārši atceros, cik tas ir debīli. Es tāds, kāpēc, lai es tā darītu? Un galvenais, mums nebija celī nekas jādara. Jā, bet tu ej karatē, tu tā māki. Es vienkārši iesit pa seju, riti, šitā ten. Mans brālis arī visu laiku man atgādina šitās, ka es bet tu ej karatē, tu to karatē iemāci. Bet uz vienu mēnesi, uz vienu sekundi no savas dzīves. Tāpēc, ka tas bija tāds, es atceros, cik daudz bērnu vienkārši gāja tāds, es eju karatē, tu man tagad nenāc klāt tāds. Es tev varu piekaut, es eju karatē. Tas fakts, ka tu eji karatē, tas bija tāds uzreiz jau tāds, tu sev ieliec tāds status, tāds, es eju karatē, tāds aizēju vienu dienu uz karatē, tagad visiem eju teikt tāds, es eju karatē. Bet trakāk jau, ja tu dabū kaut kādu, ir jau tās josiņas. Ak, Dievs. Un ir tās, tā kā, es jau arī gribēju to, bet es vienkārši gribēju, bet neaizgāju tā, bet man bija tāds krūta, ka es redzēju, ka citam ir pusjost, viņam ir tā kā nākošai dzeltenā. Bet tev ir tikai no baltās, tev ir tāds pusdzeltena un pusē. Ir vietas, kas dod viņas, tā kā pusē. Tu jau esi more advanced tajā mākslā. Jā, tas ir redzīgi. Bet tad arī visi tie karatē, tā sacensībā man bija tāds brīnums, ka viss, ko tu dari, visiem ir tāds uzlīmīts uz muguras, un tev viņi vienkārši jānoplēš. No tā, vismaz tā bija, tā kā es biju sīks. Vai arī, es nezinu, bet tas bija karatē, bet ne, tas bija karatē. Un tad man arī bija tāds, es tāds atklāju, ka viņi tā tikai dara. Un man tāds, kāpēc jūs tā visu šito te dara? Bet man tas tikai tagad es varu saprast, kāpēc vispār tā ir tā kultūra un ir kaut kā tā māksla, kā tu to visu dari. Tagad mums to darīt būtu citādāk. Tas ir pilnīgi cits skatpunkts. Tad jau vienkārši gāju, jo gribēju. Vai arī vienkārši vecākiem vajadzēja, lai bērni kaut ko dara, lai nav tā, ka pēc skolas viņi kaut kādas muļķības darīt. Bet man nekad tā nevis. Es vienmēr, varbūt dziedāšana. Varbūt es neteicu, ka es to gribu darīt, bet es atceros, es jau kaut kāds, 5-gadīgs. Man bija tāds viens pasākums, ka es ritīgi, es tur dziedāju uz skatuves.
pie sportnām, kas mums bija. Jā, bet arī mums diezgan talsos arī mums Gins Cepelnieks pasniedz koru. Jā. Viss šitos tā kā mums talsos bija tāds, ka visiem tāds, tas tev Bet tāds tas jau bija, pagodina. tas jau arī bija, tā kā jau otrajā videnē, tas jau bija tāds. Tas jau bija vēlāk. Tas jau bija tāda 5. klasa man. Tev jau bija tas solo dziedāšanas un tāds. Tev bija tas bišķiņ citā. Man bija daļrunāšana, es atceros. Man visu laiku bija dzejolīši jāmācās, ka es biju maziņš. Es atceros, ka man vienmēr teica, tu ļoti izteiksmīgi māki runāt, un man vienmēr bija tā, es aizgāju, nostājos priekšā, un tas tāds ļoti skaisti un ļoti pareizi. Lielu. Ziemassvētku vecīti. Jā. Un viss šitie, tas tik ļoti izteiksmīgi, un tad es atceros, ka pēc kaut kādiem vairākiem gadiem, kad es jau sen jau vairs to nedarīju, ka es redzu, ka kāds maziņais tāds kaut kādā skolas izlaidumā tāds uznāk uz skatus, un tad viņš tā ļoti izteiksmīgi stāst savu dzejolīti, un tāds viņš ir reāli tādiem sūdiem izgājis cauri, viņš ir reāli tā nomocīts bijis, un viņš tur nabadzīgs vienkārši tur stāv tāds pārbies, tāds skaitļi ļoti izteiksmīgi dzejolīti. Tas bija arī tāds baigi interesanta lieta, kas vienkārši notika. Visos pasākumos vienmēr man bija kaut kāds dzejolīts jānoskaita. Tas bija tāds. Tas arī atceros. Tas, kas man ir 5 gadu vecumā, tā kā es biju arī ar dziedāšanu, ka man bija tas viens koncerts, un ka man bija tāds, ka viss tur pie sportnam bija, un tāds diezgan daudz vai pilsētas svētkos vai kaut kur, un ka es tāds uz skatos, man tur vēl bija kaut kādi sīkie blakām. Bet es arī atceros, un tad es dabūju savu riteni pirmo. Tādu man iedeva, bet tad tur palīgi ritenīšiem. Wow. Ka man bija tāds, par to, ka man bija šitāds koncerts, man bija šitais tenis. Es viņu īstenībā diezgan nesen tikai atcerēju šitādu atmiņu. Jo man nebija tas stage, tas, ka es gribu kaut kādas performoties vai kaut ko. Bet tev tas ritenis vienkārši randomā parādījās, vai tev viņš tika... No tā es atceros, ka man bija iekšā crowd. Viņi jau stāvēja to riteni. Wow. Es atceros, ka viņi pašķīrās un ka viņi man tā iedeva tajā brīdī. Tas filmās reāli. Un tā man bija, un es aizgāju mājām, un tas tavs ritens. Bet tā man ļoti ilgi tur viss čakarējās, ka man tie palīgi palīgi ritenīši, ka es nemācēju braukt ar prostu riteni. Bet tas bija man kaut 2 gadu pagāja, ka es vienkārši 7 gados man iemācīju. Es atceros vienu no tādām atmiņām ļoti agrām, kas ir, ka bendārzā mēs ap 2 gājām, un es atceros, ka tu kaut kam paņēmi riteni, un es atceros, ka tu brauc ar to riteni. Tu paņēmi, un tad es atceros to momentu, ka tu tāds, un ziko es atceros to, ka tu liki ķiveri otrādi. Ka bija tās ķiveres, kurām aizmugurēja tāds uz, uz apakaļ, tā kā tām riteņbraucēju ķiverēm, ka tāds uz aizmuguru viņas aiziet. Un es atceros, ka tu viņu liki uz priekšu, un es teicu, tev lietas nepareizi ķiveri, un tad tāds uzkāp uz to riteni, tu aizbrauc. Un es atceros, ka bija viens tas, es atceros, ka es vienreiz izbraucu, 2 reizes, un man liekas, ka vēl 3. apli, kaut ko man jau kā teica, lai ēd beidz, nevajag vairs, es tāds, nē, es vēl gribu. Jo vai tas arī nebija tieši iemācīju, jo viņam nebija palīgi ritenis. Viņam nebija, tas bija lielais ritenis. Tad jau es biju jau iemācījies, bet mēs bija benda, tad es ātrāk iemācījos. Jā. Bet es atceros, ka bija tas, un tam man pēkšņi tā mašīna, es atceros to momentu, es atceros, ka es ietriecos tajā mašīnā. Tā mašīna braucoši bija? Nav nejausums, es biju sīks, man nav nejausums, bet viņi parādījās. Jā. Man liekas, ka viņi tur bija pēkšņi, jo es atceros, ka es tos vienu apli, un viņi nebija pirms, vai arī man bija sūdīga atmiņa, un es vienkārši viņam visu laiku kaut kā smuku pabraucu garām. Jā. Bet es atceros, kā es vienkārši ietriecos no seja ritī tajā stikliņā, kas aizmugurēja. Es atceros, kad viss tāds saskrēja, tāds, Rinalds ietriecās bet mašīnā. Pēc tam es nezinu, kas notika, bet tieši to momentu es atceros. Jā, rēcīgi. Man kaut kas tur bija. Tūpēc Rinalds kaut kāds uzlicis ķiveri otrādi, fucking ietriecos mašīnas durvīs. Man runājot par sūdiem un bendārus. Es neesmu nekad piekakājis biks, bet es atceros vienu labu momentu. Man bija kaut kāds laimes moments, un es biju priecīgs, un bija rudens. Un es tur kaut ko mētāju lapas apkārt, un kaut ko tur gāju. Neviens man nebija blakām. Jā. Man liekas, ka tāpēc, ka es arī tūmā bendārs, mēs vienkārši tur viens pats atnācu, kamēr neviens tur nebija. Un es arī tāds laimīgs, mētājos ar lapiņām, un tāds iekrīt tajā čupu. Es redzu, ka čupi ir ar lapām, un man arī tāds, jē, tik laba diena, viss tik labi, un pēc tam skatos, viss ir kaut kāds sūdi un kaut ko tādu. Un tad es arī atnācu mājās, man tāds,
Es arī uzreiz sāku raudāt. Es kāpēc? Tas man ir itīgi tāds, un kāpēc es nekad vairs no tā brīža, es nekad vairs nelienu no tajās lapās. Lapčupās. Es nekad nebiju. Sūdu uzmet, kā es sāku. Vai kaķu sūdu. Bet jā, es atceros, ka man bija tāds strīps. Un es no sākuma nesapratu. Man bija tāds, es atnācu tikai mājās, un tad man tāds mamma, tāds, kas tev tur ir? Es tāds, what the fuck? Kāpēc man tāds sūdu? Ak, Dievs. Tas bija tāds. Nu jā, tagad vismaz tev mācība, ka nekad nevajag mest suņus. Lai man daudz mācības no tā laika. Bet, nu jā, tāpēc es laikam arī izaicināju pasaulē man kaut ko pateikt kāds pretī. Jā. Nu jā, nu ko? Nu, mums šis podcasts viss kaut kur ir aizgājis, visāds ceļojums diezgan liels. Otrā sērija. Nu ko, vajadzētu laikam nobeigt. Mēs esam jau diezgan ilgi norunājuši, laikam jāiet gulēt būs. Paldies jums! Šis ir Sūds uz puļu, 2. sērija. Tiekamies 3. sērijā. Paldies!